Radars. Esiet sveicināti atpakaļ podkāstā Radars. Mēs esam atpakaļ. Jāsaka, laikam tā, atkal pēc ilgākas pauzes. Kā jau parasti ar jums kopā Paula, Monta un Robčiks. Un šodien mēs parunāsim gan par Latviju atkal beidzot. Sen neesam par to runājuši. Parunāsim arī par Ameriku. Bet tā, lielos vilcienos, par ko mēs runāsim, tie būs, ja mūsu temats šodien ir bezvēsts pazudušie. Un pie šī temata mēs nonācām ļoti diezgan interesantā veidā, jo mums atnāca ēpasts uz mūsu podkāsta ēpasta adresi. Man liekas, tāds pirmais ēpasts no kāda no klausītājiem. Tāpēc mēs gribējām mazliet izcelt. Paldies Līvai, kas mums atsūtīja ēpastu, iesakot pāris tematus, principā, par ko runāt. Un par vienu no šiem tematiem mēs arī runāsim šodien. Par Dacirāmetu. Un principā, pateicoties tad arī Līvai, mēs iespējojāmies šim tematam. Mums gan bija arī citi plāni savējie, bet mēs domājām... Shoutouts. Tad, lūk, tad šodien mēs runājam par bezvēsts pazudušajiem cilvēkiem. Kopumā, man liekas, 3 keisus šodien mēs apskatīsim, jeb 3 lietas un mazliet par intro. Paldies arī visiem pārējiem, starp citu, kas aktīvi, kaut kādā mērā aktīvi piedalās debatēs mūsu sociālajos tīklos. Oskars, ja nemaldos, bija viens no viņiem, kurš tur kaut kur komentēja par filmām, par kaut ko. Es pamanīju, ka vēl cilvēki iesaistās, un tas ir riktīgi forši, jo mums tāda sajūta, ka mēs lēnām ieejam tādā solī, kad mēs jau sākam vairāk komunicēt ar mūsu un varbūt klausītājiem kaut kādā mērā, jo pirms tam tās komunikācijas bija diezgan maz, tad tagad jau kaut kas parādās, un tas ir riktīgi forši. Tas tā no manis, man tā liekas. Un tad es vienkārši beigtu pateikt paldies visiem, kas iesaistās tā pie viena. Bet, jā, es domāju, tad no manis intro daļā plus mīnus tas ir arī visas. Nezinu, ko es varētu piebilst, bet es zinu, kad Montai ir ko piebilst. Man nav ko piebilst, man ir ko turpināt. Tas ir savādāk. Robčiks vēl mācās. Ir atšķirība. Bet jā, bet man liekas, tā 4 keisi, jo tu pa 2 tu tā grasies runāt, savu sanāk 4, jo man viens... Tev arī 2? Nē, tā kā tev 2, vai te ne? Vai es jaucu kaut ko? Man ir 2 un tev 1. Jā, un tad kinda Paulai 1. So, jā. Bet ētikas dēļ, iespējams, tas tiks ļoti noīsināts. Tā personīgi iemesla dēļ, jo tas ir smags case. Jā. Tas ir ļoti smags case. Jā. Jā, es Pauls neieskaitīju. Redzēsim. Bet, 3, varbūt 4 redzēsim, kā mums ies ar laiku un visu pārējo. Un, ja laiks atļaus, un tad gan jau, ka Paula arī bišķi ieminēsies par vēl vienu keisu šodien. Laikam gribu turpināt to, ko Robis jau pieminēja. Jā, tiešām paldies tiem cilvēkiem, kurus mēs redzam, kuri tā kā vai nu vairāk ielaiko postus, vai arī dažreiz nokomentē. Tā kā, jā, liels jums paldies par to. Tiešām novērtējam. Jūs mums motivējat tiešām vēl vairāk ierakstīt epizodus un kaut ko palīdz mums arī tas ļoti. Jā, gan no engagement perspektīva, protams, bet arī tīri no mūsu perspektīva, kā mēs podkāstu veidotāji. Tā kā, kā Robs minēja, tātad šodien mums temats ir bezvēsts pazudušie. Un, protams, you know how it is with me. Man kaut kādi fun facts vienmēr jāpasaka par lietām. Pat ja tā lieta vispār nav fun. Fun fact, viņš pazuda. Fun fact, viņa vairs nav. Jā. Oh no. Ok, anyways. Oh no. Jā, tā kā, jā. Ļoti. Kas? Es skatījos. Okay. Es dotu, tā kā Monta kontekstā tāda ļoti interesanta fun fact. Tas nav jums fun, bet tas ir Montai fun. Tas ir priekš manis fun, jā. Meklēt tādus faktus. Bet, jā, tīri es gribēju vienkārši ievadīt tematu ar pāris faktiem, par pāris statistikām, jo statistikas ir very nice, kā saka. Tā kā, jā, un tad es domāju, sāksim ar ļoti vienkāršām lietām. Kā definēt vispār bezvēsts pazudušu personu? Liekas, tas tā diezgan acīm redzam, vai ne? Tas ir tā kā cilvēks, kuru nevar atrast, right?
bet daudzi to definē, kā lai sakam, pēc kaut kāda noteikta laika perioda, cik tas cilvēks ir pazudis, piemēram. Citi cilvēki teiktu, ka bezvēsts pazudis cilvēks skaitās, ja viņš ir pazudis, piemēram, 24 stundas un nevar atrast. Citi teiktu, varbūt, ka 3 dienas vispār pazudis un nevar atrast. Tā kā citi cilvēki, dažādi šo te definīciju lieka, bet, principā, neņemot vērā jebkādus tur laika limitus, tā ir vienkārši persona, kuras dzīvības vai miršanas statusu nevar apstiprināt, jo viņas atrašanās vieta un stāvoklis nav zinām. Tāda ļoti plaša definīcija, bet tas arī domāts, ka viņa tāda plašāka, jo viņā nav ietverti tīri nekādi laika limiti. Un arī es uzreiz gribu sākt ar mythbusting, kā jau man arī patīk to darīt, kad daudziem cilvēkiem varbūt galvā ir ideja, kad ir jāpagaida, 24 stundas pirms tu reporto cilvēku policijai, ka viņš ir pazudis, bet tā vispār nav, tā nav patiesība. Pat ja ir, teiksim, pagājušas, stunda, 2, 3, un ja tev ir tiešām nopietnas šaubas par to cilvēka veselības stāvokli, un tiešām ir pamatojums kaut kāds, kad kad tiešām ir ļoti neparasti, ka šo cilvēku nevar sazināt un tam līdzīgi, pēc iespējas ātrāk to arī vajadzētu ziņot policijai. Es vēlāk arī pastāstīšu, es atradu Latvijā vienu foršu lietotni, kas īstenībā baigi palīdz šai lietai ar reportošanu un cilvēku informācijas koordinēšanu, bet tā kā es uzreiz gribēju vienkārši par šā epizodes sākumā jau pateikt, kad, ja gadījumā kādam ir šaubas par savu kādu tuvinieku, drauga vai vienalga kādu pazīstamu cilvēku tiešām veselības stāvokli, un ja tiešām ir pamatots bažas, kad tiešām tas ir tik neparasti, ka šis cilvēks nav devis par sevi ziņu. Katra minūte, katra stunda ir svarīga, lai šo cilvēku pēc iespējas lielāka iespēja būtu atrast dzīvam un sveikam un veselam. Tā kā... Man šķiet, šitas mīts ir ienāc ļoti tā kā no filmām, un būt, tā viss iegājis, jo cik bieži arī nav redzēts tas, ka tur, nevar kāds, tur aizgājis uz skolu, nevar pēc tam ar to bērnu sazināties, tur, viņai skolai jābeidzās tā, tur 2:00, viņa jau 3:00 ir mājās, viņa nav, es sāku uztraukties, jo sāku zvanīt policijai, bērni nevar sazināties, tāds, Dievs, gan jau tā kā aizkavēs, kaut tas pulciņos, tur bet, ja tu zini, kā vecāks, piemēram, ka savu bērnu šito visu to grafiku, kā jau, gan jau vecākiem vajadzētu, tad, man ļoti nepatīk, ka arī no šī ir iegājies, tikko tiešām tu jūti, ka kaut kas ne tā sāc rīkoties, jo kā jau Monta arī teica, katra stunda, minūte, sekundi ir ļoti svarīga un ir no svara. Tieši tā. Un īpaši tas ir attiecināms uz bērniem vēl jau vairāk, par ko es arī bišķi vēlāk pastāstīšu, bet tātad es atradu vienu ļoti foršu labdarības organizāciju, saucas Missing People, kas ir bāzēta Lielbritānijā. Viņiem diezgan laba informācija vispār ir par bezvēsts pazudušiem cilvēkiem un tam līdzīgi. Es pēc tam arī iemetīšu mūsu Facebook lapā, lai jūs varat iečekot to mājaslapu, jo tiešām ļoti daudz informācijas, un viņi pat paši taisa research par missing people un kāpēc cilvēki pazūd, un viņi paši ir izstrādājuši dažādus resursus, lai palīdzētu gan tiem, kas ir pazuduši, gan tām ģimenēm, no kurām pazūd šie cilvēki. Tā kā riktīgi forša organizācija noteikti iesaku pačekot, bet no viņu research es atradu pāris faktus, kas īstenībā man likās diezgan tā wow, ka es vispār nebiju iedomājusies, kad, piemēram, ir tā viņi pēc viņu research un pēc viņu veiktām aptaujām, intervijām tam līdzīgi, viņi ir aptuveni, kā lai saka, izdarījuši secinājumu, kad Lielbritānija pēc 90 sekundēm kāds pazūd. Tā kā jūs varat iedomāties, cik tas reāli īstenībā bieži notiek. Ir pēc pusotras minūtes kāds pazūd. Ak, Dievs! Jā. Mēs pabeigsim ierakstīt, mēs kādu pus Londons būs pazudus. Jā, exactly, jā. Tā kā tas ir īstenībā diezgan traki, ja tā padomā reāli. Un tas pats es nezinu, vai to varētu nosaukt par interesantākais, bet tajā visā šokējošākais ir tas, ka te jau ierēķināt tikai tie, kas ir reportoti. Patiesībā jau nevar īstībā pateikt to skaitli, jo daudz cilvēku pazuduši, viņus jau nav reporti uz policiju. Tā kā šis skaitlis pat varētu būt 60 sekundes, ja mēs ņem tos, kuri netiek tā kā, Jā, jo, piemēram,
Ik pa 90 sekundēm pazūd. Ak, Dievs, padomājiet, kāds sloks ir tai nabaga policijai. Jo tas jau nav vienīgais, ar ko viņi tur fīrējas. Zinot, sevišķi pašu Londonu vai kaut kādus tos citus, tos izsitē rajons. Es domāju, viņiem ir jēziņ nabagiem sloks un visu. Rodas reiz, jā, tāpēc jautājums, cik nopietni viņi tos keisus ņem. Nu, protams, tā atkarīgs no situācijas, bet, ja tev, nezinu, cilvēks pirms stundas būtu pazudis un te paziņot par to Londonas policijai, Londonas kaut kādā Anglijas policijai, labi atkarībā, kuri tas ir mazs Anglijas kaut kāds tur ciemats vai neliela pilsēta, tad ātri norieģēs, ja tā ir Londona, un ja tur tikai bieži pazūd cilvēki, tad viņi varētu arī, tas jau, zin kā, visu laiku jau te pazūd. Tā kā, jā, mēs, protams, kaut ko darīsim, bet, cik daudz viņi darīs, ja viņiem ir ļoti daudz case un cilvēki tik bieži pazūd. Tāpēc ir šī organizācija specifiski. Viņi ir specializēti. Viņi ir specializēti. Kamēr mēs par šito runājam, 2 cilvēki jau pazuduši. Jā. Viņiem ir gan resursi, viņi sadarbojas kopā ar policiju, bet viņiem ir specializēti resursi, lai palīdzētu atrast šos cilvēkus. Tāpēc viņi vismaz tāpēc es par viņiem uzsveru specifiski. Jā. Tas nav tīri no policijas. Jā. Bet viņiem gan jau specifisks departaments priekš tā visi ir. Nebalcēšu teikt Londonas policijas struktūru, bet gan jau ka kaut kas tāds. Patīk, ka mēs runājam tikai par Londonu. Man ir actually Latvijas stāsts arī, ja kas es yes! Tā kā man būs arī Latvijas stāsts, un vienkārši no viņiem to research arī gribēju paturpināt. Bet, jā, un viņi lēš, kad katru gadu tiek ziņots par 170,000 cilvēku bezvēsts pazudušiem. Tas ir pēc viņu tīri raportiem. Un šie man arī ļoti interesanti likās dati, kad ir ļoti liela atšķirība starp to, kad bērns pazūd vai kad pieaugušais pazūd. Ja, piemēram, mēs runājam par pieaugušiem, 75% pieaugušo tiek atrasti 24 stundu laikā. 85% 2 dienu laikā un tikai 5% tiek atrasti pēc vairāk nekā nedēļas. Tā kā jūs jau varat nojaust to aptuveno logu, kad principā tās 3 dienas, pirmās 3 dienas ir ļoti kritiskas, kad pēc tam ļoti, ļoti samazinās iespēja, ka to cilvēku varētu atrast. Un vēl traģiskāka situācija ar bērniem saistībā, jo 80% bērnu ir atrasti 24 stundu laikā, 90% bērnu ir atrasti 2 dienu laikā, un tikai 2% ir atrasti pēc vairāk nekā nedēļas. Tā kā, principā, ja paiet šis 3 dienu loks, ļoti maz iespēja, ka vispār bērnu var atrast, un nerunājot arī par pieaugušiem arī. Tā kā, tas ir, kāpēc es uzsvēru pašā sākumā, kad katra minūte, katra sekunde, katra diena ir ļoti no svara, lai atrastu šos cilvēkus. Kā, something to keep in mind. Tur jau arī netika teikts, vai viņi tiek atrast dzīvu vai miruši, vai vienkārši atrast, vai ne? Man liekas, tieši Anglijā. Man liekas, te bija vispārīgi. Okay. Mēs runājam Anglijā par pazudušiem cilvēkiem, un tīpaši par pazudušiem bērniem. Tur nebija gadījumā tieši Anglijā tas slavenais Madelīnas case, kurš vēl joprojām nav atrasināts. Es aizmirstu, tas nebija Kanāda, ASV. Madelīna McCain? Varbūt arī. Madelīna McCain? Jā, varētu būt, jā. Es ātri uzmetīšu aci, kur tas sanāk bija. Jā, es neesmu dzirdējis. Tikmēr tu vari, es domāju, turpināt. Tas... nē, British, jā, pareizi. Tu teici, ka es biju pārliecināts, ka tas bija kaut kas citur. Nē, tā bija Anglija, tā bija taisnība Robčika. Jā, tas ir tāds, man liekas, ja mēs runājam par pazudušiem bērniem Anglijā, tas ir viens no populārākajiem keisiem lietām. Un nesen vēl pat bija viena meitene Polijā centās apgalvot, ka viņa ir tā Madelīna. Viņai baigi likās, jo viņa tur savu pagātni neatcerējās. Man liekas, bija kaut kāds pārbaudas. Jā, es atceros, es ļoti sekoju, bet ilgi nenāca tie tur rezultāti, ka man apnika. Bet... es sapratu, ka viņa nav, tad jau būtu kaut kur ziņās. Vienīgais lieta tāda, ka viņa jau pazuda Portugālē, kas ir vēl labāk. Jā, viņa bija kaut kādā tur family vacation, un viņa pazuda Portugālē. Jā, viņa iznesa no... Viņa gulēja, starp citu tā bija nakts, viņa gulēja, un viņa vienkārši iznesa ārā no istabas. Jo vecāki tikmēr, kā viņa viesnīcā kaut kur bija, un vecāki vienkārši tusēja kaut kur. Viņa ēd kaut kur netālu, jā. Vai jā, kaut kas tāds, un bērni bija no gulēt, un tieši to Madelīnu vienkārši iznesa ārā. Bet tas tā bišķi nogājām no temats. Jā, anyways, man tu turpinam. Jā. Tagad tu pateici par to Polijā, kur viena uzdodas, tad, man liekas, atcerējos to keisu, bet...
Jā, bet viņiem arī ir statistika par ilglaicīgi pazudušajiem. Tātad tie ir cilvēki, kas pazuduši vairāk nekā gadu. Un 20. gada marta beigās Lielbritānijā bija aptuveni 5300 ilglaicīgi pazudušie cilvēki, no kuriem 1700 bērni. Tā kā. Ko mēs varēsim salīdzināt ar Latviju, tas ir principā visas Latvijas pazudušo cilvēku skaits. Daudz vai. Gandrīz divreiz vairāk nekā Latvijā kopējais skaits pazudušo. Bet, jā. Un te man arī patīk, kad viņi, kā jau minēju, viņi paši dara daudz research, un viņi arī intervē tos cilvēkus, kas, piemēram, ir atrasti, un viņi ir izdalījuši tādus biežāk sastopamos iemeslus, kāpēc bērni un jaunieši pazūd, un kāpēc pieaugušie pazūd, jo tur ir divi dažādas kategorijas. Daži iemesli sakrīt, vai ir līdzīgi, bet īstenībā diezgan lielas atšķirības ir starp to. Piemēram, kāpēc bērni un jaunieši pazūd, piemēram, ir pirmais, kas ir konflikts, ļaunprātīga izmantošana un nolaidība mājās, un viņi min, ka vairāk nekā puse pazudušo bērnu ir to piedzīvojuši, un 1 no 5 šiem te bērniem jūtās spiesti doties prom no mājām. Tā kā tas ir diezgan bieži, kas ir raportots. Tad, diemžēl, ļoti bēdīga statistika ir seksuālai izmantošanai. 7 no 10 jauniešiem, kuri tikuši seksuāli izmantoti, arī tiek ziņoti kā pazudušie. Tātad, protams, jo sliktāk šī ģimenes apstākļi, jo lielāka iespēja, ka tas bērns var pazust vēlāk, principā tā. Protams, arī viens ir cilvēku tirdzniecība. Viens no 4 šiem te es nemācēju labi iztulkot, man sanāca kā tirgotajiem bērniem, tas tā izklausās bišķi dīvaini, bet tā ir, tā man liekas arī saka. Trafficking, ja? Jā, tā ir traffic children, jā. Jā, cilvēku tirgošana, tirdzniecība, tā tas arī ir. Jā. Un kuri, principā viena no 4 tiem tirgotiem bērniem, viņi ir pazuduši bez vēsts. Un 4. iemesls ir mentālā veselība. Un vienam no 10 bērniem bija paškaitējuma risks, un 4% bija pašnāvības risks. Man liekas, mēs te bišķi vienā citā subtematā, līdzīgā tematā iegājām ar nosaukumu Ielu bērni. Man liekas, te viņi parādās. Jā, noteikti. Viņi ir daudz augstākā riskā pazust nekā, tā vidēji ņemot. Kaut vai var arī paskatīties Edar TV, ka bija izlicis video par tiem origo bērniem, centra bērniem, kā viņi vienkārši tur mazi burtiski, cik tur 12 gadi vai kas vienkārši tā tusēs apkārt nenāk mājās. Tas tur... Un es pieņemu viens no iemesliem, ko man minēja, konflikts, ļaunprātīga izmantošana mājās vai ne, seksuāla izmantošana, jā, respektīvi tas, ka ģimenes apstākļi ir tādi, ka mājās nav labi, tu labāk jūties uz ielas, bet uz ielas tu iepazīsti citu dzīvi. Tas nezinu manas domas. Un kur parādās tādi origo bērni. Jā, noteikti. Un tad ir arī atsevišķi izdalīts, kā jūs minēju, kāpēc pieaugušie pazūd bez vēsts. Te atkal ir bišķi savādāk iemesli, bet viens no tiem ir diagnosticētas vai nediagnosticētas garīgās veselības problēmas. Tās ir aptuveni 8 no 10, kas ir pazuduši pieaugušie. Tad ir arī attiecību sabrukums. 3 no 10 pazudušiem pieaugušiem tā ir noticis, kāpēc viņi pazuduši. Viens ir arī demence. 4 no 10 cilvēkiem ar demenci šis te iemesls bija, kāpēc viņi pazūd. Finansiālās problēmas arī vienam no 50 pazudušajiem, un vēl viens ir izbēgt no vardarbības, arī viens no 50 pazudušajiem. Tā kā, te ir iemesli bišķi savādāk, bet arī viens no tiem ir saskarsmē ar mentālo veselību. Tā kā, tikai bišķi savādāk. Un šie ir tikai... Es esmu lasījis gadījumus. Kaut kur, man liekas, Facebookā. Kad pazūd kaut kāds, jaunietis varbūt, bet pilngadīgs, bet, kuram ir, mentālās veselības problēmas. Viņš tīri kaut kur, viņam ir kaut kas nesagājis, bišķi viņš nejauši varbūt kaut kur ne tajā transportā iekāpis vai kā, vai vispār nesaprot, kas notiek. Jā, tā ir. Tepat Latvijā, teiksim. Jums ir kaut kas no, cik personīgais pieredzes, varbūt kāds bijis pazīstams, kurš tiešām ir bijis pazudis tā, ka reportots,
Bet, nu, protams, atradis sveiks un vesels, un kādi bijuši iemesli, vai jums ir bijis kāds tāds? Daļēji. Man Cik ironiski tas varbūt nebūtu vai stulbi, bet mans tēvs. Viņš aizgāja pēc piena? Nē, viņš nu, tas jau bija ļoti vairākus gadus pēc tam, kad man vecāki bija šķīrušies, un es vienkārši, no tā kā manas vecmāmas, viņa mātes uzzināja, kad viņš it kā ir pazudis, nu, ka viņš bija izgājis no dzīvokļa un nebija rādījies kaut kādas vairākas dienas, un izrādās, viņš laikam bija dzīvojis mežā kaut kādu laiku izdomājis. Nu, es nezinu, viņam ar kaut kādas savas lietas. Mauguls? Un, nu, viņš arī man pats stāstīja, jā, ka viņš kaut kāds 3 dienas nodzīvoja mežā vai kaut kas tāds. Vienkārši nevienam neko nepateica, vienkārši aizgāja padzīvot mežā. Nu, tur var piebilst, es domāju, vajadzētu piebilst, ka tajā brīdī viņam bija, man liekas, arī problēmas ar alkoholu. Tagad jau vairākus gadus viņam nav, bet tajā brīdī noteikti bija, un līdz ar to visu arī nu, kaut kādas, man liekas, citas mentālas problēmas nāk vai kaut kādas, nu, zin kā, vai kaut kādas domas vai kas, un ka tas bija kaut kā uz stāvīsa balstīts, ka tas, nu, nebija tā, ka viņš normālā, skaidrā prātā vienkārši, es iešu uz mežu dzīvot, pofikšu to vietu. Izaicināšu sevi, zinu, cik es izturēšu mežā. Tas nebija tā. Bet, jā, un tad man bija starp citu gadījums vienreiz arī par mammu, bet nu, viņa nebija kā bezvēsts pazudus, viņa vienkārši man nepateica, kur viņa ir apmēram, un man bija tā, jo, nu, bet es atceros, kas bija vienkārši uztraucies, jo runa bija par to, ka viņa, teiksim tā, es no rīta taisījos uz tehnikumu, viņa tur uz darbu, un viņa teica, ka nu, man tur vakarā uz Rīgā jāizbrauc tur pie ārstiem, un nu, tad es būšu baigi vēl. Un vienkārši tas fakts tāds, ka viņa neko nepasaka, un tu pamosties no rīta viņa nav. Domā, nu labi, ok, fine. Tu aizēji uz skolu, uz tehnikumu, atbrauc atpakaļ pēcpusdienā, vispār nu, nekādas miņas no tā cilvēka un tā tālāk, un tad tas tāds domā, kas notiek tā kā. Bet es tajā brīdī dzīvoju arī ar vecstāvu, un par cik viņš diezgan chill bija tajā brīdī, tad es sapratu, ka nekas baigi nav noticis, vienkārši man neko nesaka. Jo, ja tiešām ar viņu būtu kaut kas noticis, tad arī viņš stresotu. Bet tur bija tā, ka viņai vienkārši vienu procedūru vajadzēja uztaisīt. Viņai vienkārši piedāvāja pataisnot braukt uz slimnīcu. Viņa piekrita, viņa vienkārši man to nepateica. Aha, nabaga ropčiks satraucās. Jop, pēc 2 dienām es uzzināju, ka vienkārši mamma ir slimnīcā. Viņa tur vienu procedūru uztaisīt un viss. Bet, Labais. Tā čiliņā vienkārši jop. Bet tas ir tāds vienīgais. Bet, tagad mēs ar mammu, man liekas, izmantojam šo Life 360, kas ir ķipa tā aplikācija, kur tu redz, kur otrs cilvēks atrodas. Nu, ja viņam telefons vienīgi nav izdarbīts. Jo man māma ļoti daudz, man bija ļoti bieži jāsaka patiesībā, ja es nebūšu mājās, tad man tas bija jāpaziņo vienmēr. Nu, tā kā, jo man ļoti māma uztraucās par manīm, par manu probūtni vai kā. Vispār ģimene, nu, arī vecāks. Es zinu, jo man ir bijuši visādi gadījumi, kad es vienreiz darbā, kā sanāk, es teicu, ka es mājās būšu pēc darba kaut kādā vienā laikā, bet man izslēdzās telefons, es biju 2 stundas vēlāk, es ierodos mājās, es vestāvu dzīvoju. Vestāvs atāk, viņš saka, zini, es tikos morgu gribēju zvanīt apjautāties, vai tu tur neesi nonācis. Man tāds, Ekstra. Paga vēlreiz, cik ilgi tu nebija? 2 stundas. 2-3 stundas. Nopietni. Kaut kas tāds. Jau uz morgu pataisu. Ej. Es gribēju līdz morgu. Lai gan ņirdzīgi. Gotta be honest. Tas ir kind epic, jā. Bet rekurmā tad saka, ka 2-3 stundas, jūs varat jau ziņot par bezvēsts pazudušanu. Nē, ja tev ir tā kā pamatotas lietas tā domāt, es nezinu. Labi, jā. Nezinu, vai viņiem, pirmā doma nebūtu uz darbu uzzvanīt vai kā, nezinu, tā kā, I don't know, like. Tā kā ir lietas, ko tu vari izdarīt, lai sāktu tā kā paniku celt pirms tam, Tā kā, jā. Yeah. Tie ir mani gadījumi, laikam. Es nevaru iedomāties citu. Kā tev, Monte? Nav īsti saskarsmes ar to bija. Jā, man arī īsti. Tagad, cik es tagad varētu tīt atpakaļ atmiņu, man nav tāds, kurus es tagad padomāju, bezvēsts pazudus. Jā. Bet jā, turpinot. Monte? Jā. Tad es gribēju vienkārši pastāstīt, kas mums Latvijā forši ir, ko es tā nebiju tā kā īsti pievērsusi uzmanību pirms tam. Tā kā, kad ir tāda organizācija Latvijā saucās bezvēsts.lv,
Viņi ir brīvprātīga organizācija, viņi darbojas jau no 2009. gada. Un viņi šajā darbošanas laikā, es gan nezinu, cik viņi cik atjaunojuši tā statistika, jo es to ņēmu no viņa mājaslapas, viņi saka, ka ir veikuši ap 800 meklēšanas operācijas un atraduši vairāk nekā 100 cilvēkus. Tā kā diezgan daudz viņiem pieredze jau ir. Un kas man likās riktīgi forši īstenībā, ka viņi sadarbībā ar vienu IT šo uzņēmumu, viņi ir izstrādājuši aplikāciju, saucās bezvēsts.lv. Un, principā, ko šī aplikācija dara, viņa, kā saka, nošauja 2 zaķus vienu šāvienu, viņa informē par pazudušiem cilvēkiem, un viņa arī koordinē meklēšanu, jo, kā jūs varat iedomāties, kad, piemēram, ja ir pazudis cilvēks, daudz cilvēku, piemēram, viņiem ir kaut kāda informācija, vai viņiem liekas, ka viņi ir redzējuši šo cilvēku, tad viņi uzreiz tā kā grib ziņot, bet ļoti grūti tajā hausā savākt to informāciju. Tā kā šī aplikācija ir baigi labā, tādā ziņā, kad viss ir vienu vietu, un visi var ziņot caur šo aplikāciju. Tas pirmais ir, kad lietotāji var pazīt pazudušo cilvēku, jo tiek ievietota tā cilvēka fotografija, un uzreiz paziņot par to. Un otrais, tas padara meklēšanu daudz efektīvāk, jo piemēram, tu jau zini, kad šis cilvēks ir noreportojis par to, ok, tad es varbūt varu neteikt un skatīties citur kaut kur. Tā kā tas viss padara daudz vieglāk, daudz efektīvāk, daudz ātrāk nekā cilvēki katrs to savu punktu kaut kur ziņot. Un arī, ko viņi uzsver, kad šī aplikācija arī diezgan labs risinājums tādā ziņā, kad vēl tālruņi principā arī gandrīz jebkuram cilvēkam, tā kā it kā pat, principā, jebkuram cilvēkam nebūtu problēmas nolādēt šo aplikāciju un viņu izmantot. Tā kā īstenībā vajag foršā lieta, tā kā es domāju, šo arī mēs ieliksim Facebook lapā, pareklamēsim, ka cilvēki, ja kādam interesē vai nedod Dievs, notiek kaut kāda personīga saskarsme ar šo, kad viņi zina resursus, pie kā vērsties. Loģiski neskaitot policijas, tik tā, par brīvprātīgu organizācijām tagad runāju. Tā kā jā. Ļoti forša lieta, kas mums Latvijā ir. Un Latvijas fakti, ko es minēju, es atradu no vienas intervijas no Apollo, kur intervēja vienu pārstāvi no šī te bezvēsts.lv un arī no policijas vienu pārstāvu. Un valsts policijas apkopotie dati liecina, ka 2020. gadā meklēšanā izsludināti 1452 cilvēki, atrasti 1302, 2021. gadā meklēšanā izsludināts 1331 cilvēks, atrasti 1189, un pagājušajā gadā meklēšanā izsludināti 1459 cilvēki, atrasti 1312. Tā kā, ko es minēju iepriekš par UK statistiku, kad viņi minēja par šiem te ilglaicīgi pazudušiem cilvēkiem, tas ir tā kā pareizinot reiz 2 vai reiz 3 tā kā Latvijas kopējo statistiku. Tā kā intervijā tur viņa minēja, kā rēķināt šis cipars, ja nemaldos, te ir iekļauti arī reporti par, ja cilvēks ir pazudis vairākas reizes un tā kā ir ieslēgti vairāk reporti, tie saucamie klaiņotāji, kas vienkārši bēg no mājām, tad cilvēki konstanti par viņiem reportus sniedz iekšā. Man liekas, tur ir tie skaitļi vēl ierēķināt iekšā, tā kā viņi nav unikālie ķipa, tā kā tas nav viens cilvēks, viens reports. Tā kā tas arī jāņem vērā. Tagad sanāk, ja tā parēķina, bišķiņ pāris 100 cilvēkiem, tad tomēr arī netiek atrast. Ne, viss cieņi, tā kā tas kvantums, tā proporcijas priekš tā, tā kā cik pazūd un cik tiek atrast, ir diezgan ok, labi, ka tiešām tiek kaut kā 90% tiešām tiek atrasti. Bet jā, tas, ka arī žēl, ka tomēr ir tas pāris 100, kas netiek atklāti. Jā, es ar tā sāku domāt. Katru gadu vismaz 100 cilvēku pazūd. Tā, ka pilnībā bez vēstu netiek atrasti nekā. Jā, exactly. Tā kā arī viena no šiem iemesliem, kāpēc arī tas bezvēsts.lv viņi pastāv. Tā kā, jo ir tā, ka, protams, kad policijai ir kaut kādi savi resursi, ar ko meklēt šos cilvēkus un tam līdzīgi, bet šīs te brīvprātīga organizācijas, viņas apkopo lielāku cilvēku kopumu kopā, un viņiem ir savi specializētie resursi, ko viņi var izmantot, jo viņiem ir apmācīti cilvēki un tam līdzīgi, un viņi māk apmācīt citus cilvēkus, kā meklēt, un tā kā ir ļoti svarīgi, ka ir šīs te brīvprātīga organizācijas, jo bez viņām nebūtu šī statistika tik laba, vismaz manuprāt. Ja būtu tikai policija meklēt, nebūtu tik daudz atrasti cilvēki. Tā kā, jā. Kā, jā, tas tā kā no manis intro daļā vispārīgi par
pazudušiem cilvēkiem, tad varam liekt iekšā konkrētos keisos, kas mums ir. Par lielam, jā. Es atcerējos vēl, par kur nav uzrakstīts, bet man likās tāds, fun fact par vienu arī keisu. Es iemetīšu vēlāk Facebookā to storiju. Bet bija tā, kad bija, arī par bezvēsts pazudušiem runājot, tur bija Oma un Opis. Un Oma tā tad iesniedz, ka Opis ir pazudis bez vēsts. Un viņa kaut kā no tā visa tā kā sāka baigi iegūt naudu. Es tagad nepateikšu precīzi kā, bet viņa baigo naudu iegūt, tāpēc, ka viņš ir pazudis. Un beigās, kaut kādus gadus vēlāk, to Opi atrada viņu paša mājā. Un izrādās, ka viņš nebija pazudis, bet viņš vienkārši slēpās tajā mājā. Tur bija kaut kāds pažobelē, kaut kādas lepas telpa, neuztaisīta, bet tā sienu var atvērt. Un ik reiz, kad to māju pārbaudīja kaut kāda tur, policija vai kas, tad viņš tur bija paslēpies un vienā, pārbaudas reizē viņu tur atrada. Un tā kā sanāk, ka respektīvi ar bezvēsts pazušanu notika skams, kas man liekas tāds ļoti, What the hell? Dude! Otrs ir tas. Dude! Pūs tauta aizgāja lapās, un tas čels vienkārši galīgi. Otops vienkārši. Bet ir šitas, man liekas, ja mēs runājam par bezvēsts pazudušajiem, šitas ir arī, man liekas, ko vērts pieminēt, ka cilvēki var pazust vienkārši tāpēc, ka kādam tas ir izdevīgi. Tas pats Laubensteins, kurš toreiz, mēs runājam tieši ar Paulas epizodu, tā bija par lidmašīnām, kur tas čels prost no lidmašīnas izkrita ārā starp Franciju un Angliju jūrā, kas ir, man liekas, ļoti izdevīga vieta, aizdomīgi izdevīga vieta, ūdeņi, kuri visiem ir vienalga par viņiem, vai ne? Un tad arī spekulējas to, ka toreiz viņa sieva uzreiz dabūja naudu, ka viņai tas varētu būt izdevīgi, vai ne? Un tā kā tas ir arī, varbūt mēdz dažreiz būt iemesls bezvēsts cilvēku pazušanai. Un, jā, tikai tas ir viens case, kurš jau mums ir minēts podkāstā. Otrs, starp citu, ir tepat Liepājā. Dubriks jau beigās arī pazuda bez vēsts. Teorētiski viņš nav, ir lietas noilgums. Oficiāli, es nezinu, vai viņš ir miris, bet viņa līdz nav atrasts. Bet, turpinot par Latviju, to pašu Kurzemi, turpat netālu. Kurzemi. Ciecere. Kurzemi, mans mājas. Turpat netālu ir Ciecere, kas ir netālu no Saldas. Un šis ir tas temats, ko mums ieteica Līva. Es ceru, ka es nenokļūdīšos. Līva. Paldies, ka tu pateici. Es gribēju teikt citu vārdu. Tu reāli man izvilki tikko. Šotāt skatītājiem. Bet jā, paldies Līvai. Viņa ieteica vairākas, bet viens no tiem bija Dace Ramate. Es atstāšu vārdu tā kā ir, jo šis case, man liekas, ir salīdzinoši slavens Latvijā, daudz viņi zina. Bet informācijas ir diezgan maz patiesībā, tāpēc, to, ko es te savilku, to es te savilku. Bet, principā, tāds, tātad 98. gada 28. jūlijas. Tieši pirms, tagad ir 28. jūlijas, kad mēs ierakstām. Šodien ir kaut kāda gada diena, 25 gada diena ir. Oh my God! Es tikko saparčīju to. Wow, ok. Tas tā nebija plānots. Tas tā ļoti koincidents sanāca 20. Labi, šodien pirms 25 gadiem. Jā. 10-gadīgā Dace ar draugiem spēlējās Cieceres internāta skolas bērnu laukumā. Jā, tātad Ciecere netālu no Saldas. Bērni nogājuši pie dīķu, un tur pie viņiem esot piegājis kāds svešs vīrietis un laipni sācis runāties. Nice. Tad lūdzu Tad lūdzis Daces draugus paiet nostāk, jo viņam ar Daci esot jāparunājas privāti. Tālākās Daces gaitas ir miglātītas. Jā. Principā ir zināms tas, ka nezināmais vīrietis uzsēdinājis meiteni uz melna velosipēda bagāžnieku un kopā ar viņu devies prom. Pēdējo reizi abi redzēti uz Saldus brocēni ceļa. Nākušajā dienā uzradās aculiecinieki, kas teica, ka iepriekšējā dienā pat esot redzējuši vīrieti ar meiteni uz velosipēdu un meiteni esot bijis diezgan bēdīgi. Tas ir principā viss arī, kas ir zināms par šo lietu. Kas notika tālāk, ir tas, ka policija, protams, sāka izmeklēšanu. Un izmeklēja tātad... Pirmais, ko viņi darīja, viņi izmeklēja tātad tuvējo apkārtni, ūdens tilpnes, mežus, krūmājus, namu pagrabus, tukšas lauku mājas, tā kā iespējamās vietas, kur tā meitene varētu būt. Tāpat tika iztaujāti cilvēki, pārbaudīt arī, teiksim, psihiski slimie un iepriekš aizturētie, kas varētu būt suspekts, piemēram. Tāpat svešiem vīrietim līdzīgos, jo, par cik viņš bija runājis ar vairākiem bērniem, tad kaut kādu aprakstu viņam varēja dot.
Jā, tātad līdzīgos viņam tātad aptaujāja gan saldus, gan blakus apkārtnē. Policija sazinājās arī ar kolēģiem Lietuvā, jeb Mažeiķos. Tomēr atzina, ka sadarbība ar Lietuvu esot sarežģīta. Tomēr atcerēsimies, ka šis ir 98. gads. Līdz ar to pirmkārt visa, man liekas, tehnika nav attīstījusies un visas tās izmeklēšanas metodas nav tik ļoti attīstījušās. Otrakārt, Latvija ir, es teiktu, vēl salīdzinoši nesen. Brīva valsts, līdz ar to tas resturs bija tāds, kāds bija, teiksim tā, Windows 95 un tā tālāk. Tāds salīdzinājums ar Windows. Tāpēc, ka 10. sērijā mums bija Didzis, kurš mēs toreiz runājām par Petrovu, un viņš gāja uz cietumu liecināt, un tā viņš teica, ka tur kaut kā tā arī bija, ka, mums tu jaunā tehnika Windows 98. Bet tajos laikos tas bija krūt. Tajos laikos tas bija krūt. Tajos laikos, jā, bet kontekstam kāda tad bija tehnika, tad, kur mēs bijām tehnoloģija attīstībā tajā brīdī, līdz ar to arī tāpēc tas ir diezgan grūti. Un tāpat arī tajā brīdī nebija tik ļoti attīstīta, man liekas, tā sadarbība ar blakus valstīm. Līdz ar pie tam, ja tas ir, man liekas, Lietuvai, ja tas ir ne viņas valsts gadījums, tad viņi arī tik prioritāri uz viņu neskatās. Moši kaut kur uzmetīs acījā, bet pa lielu. Tāpēc tā sadarbība ar Lietuvu tur tāds, ķipa jā, bet reāli, man liekas, tas neko nedos. Arī neko nedeva. Policija izlēma uzrunāt arī bērnus, un izrādījās, ka šis vīrietis periodā no jūnija beigām līdz 20. jūlijam, kas ir datas pazušanas diena, kāpēc man ierakstīs 28. Varbūt es nokļūdījos. Pieņemsim līdz 28. jūlijam. Uzrunājis pat vairākus bērnus. Tas noticis nomaļās vietās. Jā, vīrietis esot bijis laipns, piedāvājis puķītes palasīt, nopirkt saldējumu un parādīt sunīti. Kas ir tik... Šis ir viens no vienkārši gadījumiem, kad saka, ka bērniem māc ar svešiniekiem nerunāja vienalga, cik laipni un algai pasaka, es pazīstu tev mam, nerunājam ar svešiniekiem. Zini, kā sīks, tu nesaproti, tāds saka, Dievs, ko tu ņemies mammu vai tā. Šitādi gadījumi. Šitie ir viena no tiem gadījumiem, kāpēc vispār tā sāka nerunāt ar svešiniekiem. Basic, jā. Bet tur bija tā, man liekas, te man tekstā nav ielikts, bet es gan lasīju, kad Dace bija ļoti sociāli, un tāpēc, man liekas, viņa arī bija tā, kas uzkārās uz tā āķi, jo viņai tā kā vecāka kaut kā gribēja, lai viņa pēc iespējas ātrāk pieaug, varbūt es kļūdos, bet, un kaut kā, mācēt ir viņai socializēties arī ar citiem, bet, varbūt tādā gadījumā, ja kaut kas notiek, lai viņa nebaidās kādam kaut ko jautāt vai ar kādu runāt, tā kā varbūt no tāda aspekta, jā, bet, tā kā tā pašā laikā, man liekas, mācīja viņai būt drošākai būt pret apkārtējo vidi, tā kā. Iespējams, tāpēc viņa kaut kā tik viegli viņam uzķērās. Es tā tagad minu. Katrā ziņā 2011. gadā policija pārtrauca datus meklēšanu, jo bija pagājuši 13 gadi, un tad oficiāli iestājas lietai noilgums. Policija oficiāli drīkst pārtraukt meklēšanu. Līdz šim laikam tā arī nav atrasta nec Dace, nec arī viņas līķis, ja tāds vispār ir, jo mēs jau nezinām, viņa ir mirusi vai ne. Kas arī šo visu lietu padara dīvainu, un tajā pašā laikā vienmēr vieš cerību, ka varbūt kādreiz Dace atradīsies. Un reiz parādījās, piemēram, informācija, ka Dace dejojot striptīzu uz vienu no prāmjiem, kurš kursējot Stokholma, Rīga, Stokholma. Tallinks? Kas? Tas sanāk Tallinks? Tallinks, jā. just casually stripping on goddamn prāmis, jo. I'm missing making that money. making that dollar, yeah. Okay. Bet arī šī informācija tiek konstatēta kā nepatiesa. Protams, es pieķēros komentāru sadaļai kaut kur, man likās interesanti izpētīt visu, un tur jau var interesanti informācija, ko piebilst pie šī. Jā, vai ne tas tāds vienkārši, what the hell? Tas reāli tikko caught me off guard, tā kā es kaut ko tādu negaidīju. Bet tūlīt būs tik bēdīgs case, un tūlīt tas striptīzi uz Tallink, Jesus Christ. Nē, to komentāros neviens nerakstīja, to arī ziņās rakstīja, bet komentāros zem šī ziņu raksta par to, ka viņi dejo striptīzi iespējams uz Tallinka. Tur komentāros rakstīja, ka jā, policija gan jau baigi neko. Tu nedarīja lietas labā, vienkārši piezinīja uz Tallinku paprasīja, vai viņi tur ir, un ne, gan jau viņi tur ir, vienkārši Latvijas policija vienalga. Bet, tāds oficiāls informācijas, ka viņi tur ir bijusi, tā arī īsti nav. Jā, un tad rezumējot šo visu,
Tāds mans rezumējums. Mīnus šai lietai atgadījumam ir tādi, ka šis tiek uzskatīts par pirmo gadījumu Latvijā, kad ir bezvēsts pazudis bērns, kurš tā arī nav atrasts vai arī nav atrasts tā līķis. Tad līdz ar to, par cik tas bija pirmais gadījums, tad īsti nezināja, kā vispareizāk reaģēt tajā brīdī policija un, teiksim, kas tur Saldas policija, piemēram, sanāk līdz ar to. Tas jau bija, izdarīja kaut kādas grūtības. Kurzemes reģiona policija kaut kas tāds varētu tad būt, teiksim, jā, Kurzemes reģiona policija līdz ar to. Tas jau bišķiņ sagādā grūtības. Interesanti, ka kāds komentāros minēja, ka tas pilnīgi noteikti nav pirmais gadījums, jo 60. gados bija notikums Ventspilī. Es nezinu, kāds, bet... Kur tā vēl? Pasakiet, kur tā vēl? Ventspils šeidīs tā. Es vēl nav pazudis brīnu. Nē, es ko neteikšu. 60. gados Ventspilī pazuda cilvēks, Paula. Ej. Ja tev nav ko darīt kādu dienu tur. Es gan jau, ka iemeklēšu šitā, jo man ļoti man savā ziņā ir interesanti skatīties. Netīšām arī tāpēc uzskrēja ļoti bēdīgam keisam. Likās, kaut kas pa Ventspilu beigās lasu, tad alkoholiķi var kļūt pēc tā keisa. Tas bija bēdīgs keis. Bet jā, tad viens mīnus ir tas, ka pirmais gadījums, otrais mīnus ir tas, kad saziņa ar kaimiņu valstīm nebija diezgan attīstījusies, lai veiktu efektīvu informācijas plūsmu. Tas, ko es minēju, iespējamais tehnoloģiju trūkums. Interesanti iemesls, kāpēc nevienam neradās aizdomas redzot vīrieti ar meiteni braucot uz velosipēda, ir fakts, ka tas nekad, man liekas, ka tas nekad neliksies aizdomīgi, jo mēs jau varētu padomāt, viņu taču redzēja vai ne, pēc tam vēl, un kāpēc neviens neziņoja. Bet zinot to, ka tas ir 98. gads, es atceros, kad mani tajā laikā, piemēram, no bērndārza veda mājās, man arī veda uz bagāždieku mājās. Es literally piedzinu, tad savu mani veda. Es vēl neveda uz veļu. Rati. Es māks tad vēl pat kulē nepeldējos, tā kā es pat nezinu. Oh my god. No rīteņa uz ratiem uz kulu. It is how the circle of life. Kula ratiņa un ritens. Labi. Ko tik mēs neuzzinām radarā. Jā, tāpat vīrietis labi apzinājies, ko dara, jo uzrunājas bērnus nomaļās vietās, kas šeit, man liekas, kad tik uzrunāt psiholoģiski slimiem, man likās tātad viņš nav psiholoģiski slims, jo ja viņš uzrunā bērnus nomaļās vietās, tad, un darīs to arī ilgstoši, kā jau es minēju, tad principā mēnesis sanāk, tad viņš ir diezgan ilgi to darījis un vienkārši medīs līdz beidzot nomedīs savu upuri. Čals ir konkrēti, tā kā pedofils kaut kādā ziņā, viņš ir psihiski slims, it sevišķi, viņš jau pieturējies pie tā visa, ka ir tāds, jā, man vajag to bērnu, vai kaut kādu bērnu, vai kaut kādu bērnu, kas, man liekas, tomēr krīt tajā psiholoģiski slimajā spektrā. Labi, viņš ir psihiski slims, bet viņš apzinās, ko viņš dara. Tas ir tas pats Roguļova case, kad Roguļovam pateica, ka pēc tā, ko tu dari un cik tev daudz ir tie upuri, ka tev aizsūtīs uz Trakonām, un pēc tam viņam tiesās slēdzienā pateica, ka nē, viņš ir... labi, viņš varbūt nav normāls cilvēks, bet viņš ļoti labi apzinās, ko viņš dara, un viņš, izplāno, kā viņš to dara, un te jau arī ir izplānots tāds stulps viņš nav. Labi, viņš, psihopāts, teiksim tā. Jā, tikai te vēl es šo vārdu neizmantotu tik brīvi, jo ir noteiktas definīcijas, kā definēt psihopātu. Vienkārši cilvēks ar tieksmi uz bērniem, es teiktu tā kā. Jā, tas būtu, pareizāk. Pareizāk, jā. Un te mums te... Bet vienkārši tāpēc, ka tur vienkārši uzreiz stereotipi par mentālu veselību tam līdzīgi. Tur arī cilvēks, nezinu, kuram liels ego, uzreiz viņu sauc par narcistisku cilvēku, bet tā ir legit ir tā kā personī, tā kā slimība tā ir reāli. Tā kā, tu nevar teikt īsti, ka jebkurš ir narcists, jo tā nav, tā ir legit mentāla slimība. Man patīk izmantot pareizās definīcijas. Nē, tas ir chill, tas ir cienīgi. Mēs paši arī tādā ziņā mācāmies katru dienu tādā ziņā. Radars ir par pareizu informāciju un koordināšu precizēšanu. Nē, mēs viens otram esam par pašizaugsmu. Palīdzēt pašizaugsmai, viss chill. Vienkārši tas ir arī pirmais, ko es iedomājos, ja kāds lien pie maziem bērniem, it sevišķi jau tik ilgstoši, tad man ir bišķiņ, Nē, noteikti kaut kas nebija...
kārtībā, bet es nezinu, jā, vai es to sauktu vienkārši par psihopātu. Bet zings vēl man liekas, tas, ka mēnesi viņš tur principā uzrunāja bērnus, un neviens neko, nu tā kā ne bērns, un arī, kādā brīdī, ja viņš to dara, gandrīz, nezinu, katru dienu, tad, labi, es nezinu, vai katru dienu, bet, tā principā raksta, ka viņš, principā pēdējā mēneša laikā ir uzrunājis vairākus bērnus, tad, kaut kur varbūt kādam bērnam netāli varēja būt kāds pieaugušais cilvēks blakus. Labi, es nezinu. Katrā ziņā, ka tas ilga tik ilgi, kad varēja to novērst. Labi, citi laiki arī. Jā, es piekrītu. Bet kāds vispār? Cilvēki uzticējās vairāk tad cilvēkiem, man liekas. Tad nebija tik ļoti. Arī. Tāpēc, ko tu pats arī minēji, ķipa, tā kā, gan jau tajā laikā arī bija, tā kā, vai kur vīrietis brauc ar bērnu uz valsts, nekas tāds, ķipa. Mūsdienās uzreiz būtu jau 5 SWAT vienības izsauktas, jau 3 reporti policijā, tā kā tas viss ir. Nē, bet zini, kā tai pašā laikā Saldus ir maza pilsēta. Tā kā, un ir sevišķi, ja viņš vēl pie kaut kādas cieters, kas ir vēl kaut kāds miests blakus Saldumu, tur tā kā es brīnos, ka neviens to vīrieti jau uzreiz neatpazin, jo tas tiešām tā ir ļoti maza vieta. Ņemot vērā, ka es dzīvoju Ventspilī, kur tā jau tāds sajūt, ka visi tā kā viens otru jau pazīst un zina. Es tiešām esmu pārsteigta, ka tur mēnesi no vietas viņš kaut ko mēģināja dabūt kaut kādu bērnu pie sevis, bet neviens viņu nereiz nav atpazīns un nav pateicis, kas tas tāds bija pa vīrieti. Varbūt viņš nav bijis tādā ziņā vietējais, es pat nezinu. Tāpēc es esmu bišķi pārsteigta par šito, ka viņi neatpazina. Starp citu, jā, es nejauši izlaidu lietu. Bija viens aizdomās turamais vārdā Laimonis Daģis, kurš 2006. gadā notiecāts uz mūžu par 2 slepkavībām un atzinies arī Dācis slepkavībām. Taču pēc policijas veiktās izmeklēšanas tiek uzskatīts, ka Laimonis cenšas uzņemt uz sevi slepkavību, kuru nemaz nav pastrādājis. Tā kā kaut kāda iemesla pēc. Tā kā ir bijis viens aizdomās turamais, bet es to Laimonu Daģi mazliet papētīju, arī kaut kur par viņu varētu parunāt. Viņš patiesībā pa lielam nav slepkava. Viņam tās 2 slepkavības, viena bija cietumā, kas bija grupā, ka viņi citu cietumnieku noslapkoja, un otrs bija tur, labi, tur bija mazliet brutālāks stāsts. Bet viņš vairāk, es saprotu, bija zaglis un kaut kas tāds, viņš mazāk bija slepkava. Un starp citu, viņš ar vienā cietumā ar Kasparu Petrovu arī pasēdēja. Obviously! Protams, ka tam tā jānotiek. Karoč, bet arī tā kā izklausās pēc gadījuma, kur čalis mēģināt uzņemties sev priekš klauta. Klaut, ja tā var teikt. Jo nav pirmais gadījums Ventspilī. Ķipa, jā. Atceries lai to. Lai dabūtu atzinību, tā kā, tā kā, lai kaut kā savu vārdu celt, jo, ok, šis arī bišķiņ off topic, bet, nav pirmais case tāds arī Latvijā, ko es atceros kaut kādās arī 2000 sākumos, kāds vīrietis iegājis un sadūris bērndārzā bērnus un audzinātāju. Kā tik tas nebija kaut kāds baldons galā vai kaut kas tāds, es varu ļoti smagi maldīties šobrīd, bet viņš arī... Tu par gulbeni moši tagad? Gulbeni. Varbūt balots gulbas jūka. Sorry. Bet kaut kas arī bija, ka viņa motīvs bezmazai bija tāds, ka viņš gribēja kaut kā dabūt klautu no tā. Ja tā mūsu vārdos mēs sakam. Kaut kā viņš gribēja savu slavu kaut kā dabūt. Un tie tādēļ viņa vārds nekur mēdījos netika minēts. Tā ka maz, ka mēs tagad viss sirds meklēt, maz, ka mēs neatrast, kurš īsti bija tas, kurš sadūra to bērndārzu. Jā, tas bija tāds bišķiņ bēdīgāks nots. Tad uz šīs bēdīgās nots, laikam, mēs pārēsim. Uz nākošo. Ārā no Latvijas, laikam. Jā. Iesim uz nākošo un vēl senākiem laikiem, proti 1912. gads, 23. augusts, Luiziānas Veizes ezers. Bobijs Danbārs, ja īstajā vārdā patiesībā Roberts. Bet iesauka Bobijs. Roberts bija 4 gadus vecs. Un vēl mazāks. Holy crap. Kaut kā uz bērniem esmu strāpījis tieši. Kopā ar ģimeni pavada laiku. Tiem visjaudīgākie keisi ir. Lūdzu, liek dofrāzēt uz vārdu. Es ļoti atvainojos. Tas, ka tu īsti nezīmē, ka nevajag tā. Bra moment, vajag. Es aizmirstiet lūdzu to, ko es teicu pirms minūtes. Tātad. Bobijs Danbārs bija 4 gadus vecs. Kopā ar ģimeni pavada laiku ģimenes mājā vasarnīcā. Tātad
pie tās Veja ezera, tātad dzīvo viņi citur, bet pie tās Vejas ezera ir tā viņa vasarnīca. Apkārtni tātad ir liels meža biezoknis un purvas. Šajā atpūtas mājā atpūšas 11 cilvēki, kas ir, teiksim, tur 2 vai 3 ģimenes kopā sanākuši, tur tāds tūsiņš, vai ne? Bobija tēvam jādodas uz darbu, uz ko Dobijs. What the hell? Bobijs paliek dusmīgs. Un, tas tāds vienkārši. Kas notiek par to dienu? Bobijs tātad ļoti dusmīgs. Bobija māte gatavo pusdienas, un tad ir tāds ģimenes draugs vārdā Pauls Micī, kurš kopā ar citiem pušiem dodas šaut zivis. Es nezinu, kāds izpaužas, bet shooting the garbage. Protams, kā Amerikā šauj zivis, nevis makšķeri. Freedom! Tas pieņem par jauniešiem. Freedom! Kaut kā citādāk. Un Bobijs, protams, ar čaļiem, 4-gadīgais Bobijs ar čaļiem, grib arī doties līdz, vai nezinu kā, lielais puika un tā. Mamma atļauj, tā kā uz tā Paula Midzī atbildības, laikam saprot, jo viņš visvecākais. Pēc laika puiši banda izlēma tā kā doties atpakaļ uz māju, tā kā uz pusdienām, jo jāiet ēst. Banda atgriežas, bet māte konstatē, ka ir pazudis Bobijs. Pagad, viņi nepavadīja, ka viņi pakāsa bērnu? Viņi pakās bērnu, jā. Bet kā viņi nepamanīja, ka viņi pakāsa bērnu? Pagad, cik viņi tur kopā bija visi? Tu nezini? Es nepateikšu kaut kādi 5 moši. Es tiešām nepateikšu, man bērk kļūdīties. Bet kaut kāds bišķi bariņš. Okay. Pēdējais, ko atcerās tas pats Pauls atbildīgais, ir fakts, ka viņš paņēma citu čalu uz pleciem un pateica Bobijam get out of the way or I ran you over. Tā kā, pabīdies bez mazvējā. Uz ko Bobijs atbildējis you can't, cause you ain't bigger than me. Jā, es nezinu. Pauls arī bija devis viņam iesauku tam Bobijam heavy, tad es pieņemu, ka viņš bija tāds. Viņš bija tāds heavy, jā. Okay. Jā. Protams, tad šeit pirmo aizdomu varētu likt uz Paulu, jo tiek uzskatīts, ka viņam bija tuvas attiecības dēļ tā, ka viņš pat iesauku viņam bija devis, un viņš to Bobiju ved arī uz zirgu izjādēm un tā tālāk, un atnākot no izklēdēm, tieši Pauls pazaudēja tieši viņu. Tāds mazliet shady, vai ne? Bet ārpus tātad Paula tiek pieļauti kopumā 4 pazušanas iemesli. Tātad Bobijs iekrita kādā blakus esošā ūdenstilpnē un noslīka, piemēram, jo purvaina apkārtne, vai ne? Tad pastāvēja variants, ka Bobiju apēda kāds meža dzīvnieks. Luizijāna. Tad bija Luizijāna, jā. Tad trešais variants bija, ka Bobijs devās pie tēva, jo viņš bija, baigi dusmīgs, ka tēvs nebūs tā tālāk. Un ceturtais, ka Bobijs tika vienkārši nolaupīts kaut kādā brīdī. Kas tad notiek tālāk? Tālāk aiziet panika, un māte kopā ar Paulu sāka meklēt Bobiju, bļaujot viņa vārdu pa to visu teritoriju, vai ne? Līdz vienā brīdī māte vienkārši noģība. Savukārt 3 citi puiši devās uz virzienu, kas veidos Bobija tēva darba vietu. Pieļaujot domu, kad viņš varētu būt aizgājis pie tēva. Es pazudu. Puiši meklējot Bobiju, uzskrēja virsū tieši viņa tēvam, kurš uzzinot, ka Bobijs ir pazudis, ātri devies atpakaļ uz vasaras māju. Tātad, tie 3 puiši, kas domāja, ka viņš aizgājis pie tēva. Tātad pie tēva viņš nav bijis. Bobija netiek atrasts, un lēnām tam visam pievienojas arī, es saprotu, kaut kāda meklēšanas brigāda, glābēja brigāda, kurai interesanti, kā viņi sāka meklēt Bobiju. Viņi ar dinamītiem sāka spridzināt blakus esošās ūdenstilpnes. That's gonna help. Kas varētu likties dīvaini, bet es saprotu, tas mērķis tam visam bija tāds, ka uz tā brīdī, kad iemet dinamītu ūdenī, tā kā tas ūdens išļauts, un tu varbūt redzi mazliet, kas ir zem viņa uz tām pāris sekundēm. Ja viņi tiešām viņa līķi uzspridzināt? Tur tā lieta. Ne, ideja labi, bet kas ar izpildījumu? Bet, ja viņi uzspridzinātu viņa līķi, tad viņi vismaz atrastu viņu, tad viņi redzētu kaut ko. Tad viņiem būtu skaidrs, ka viņš bija noslīdis, tas vismaz dotu kaut ko. Ja viņi uzspridzinātu, viņi pat nezinātu, kas tas ir vispār, jo viņš būtu vienkārši uzsprādzis. Bet, tas jā, tad viņi meta dinamītus ūdens tilpēs. Nē, protams, tikai Amerikā vienkārši, protams. Tas neko nedēva. Protams, ka tas neko nedēva. Obvious. Tad viņi izlaida tā kā āķus dzelmēm, tā kā, kad ar āķiem kaut kā iet pa to ūdens dzelmi ar domu, kad, ja gadījumā Bobijs ir noslīdis, tad kaut kādu, drēbes gabalu vai kaut kādu daļu no viņa, izķeksēs ārā, izpeldēs kaut kas, vai ne?
Bet, nekā. Jā, nekas. Pēc tam ūdenslīdē devās vērot vietas, kur āķi, piemēram, netiek, vai ūdens zāles, kurās varētu iesprūst cilvēks. Taču atrada tikai stirnas līķi. Jā. Tāpat, te ir jāpiebilst, kontekstam būs stulbi. Viņa bija salmu cepura tajā brīdī, kad viņš pazuda. Un tāpēc pa ūdeni tiek palaista salmu cepura, lai redzētu, vai tā turās virs ūdens ar domu, ka, ja viņš ir slīds, tad tā cepura kaut kur peldēs. Bet, jā, es saprotu, ka cepure pati, ja viņš noslīgt, viņa peldētu pa to virsmu, bet, arī cepuras tā nekur netika atrastas, tā kā nevienā ūdens tilpnē, nekur ejot garām vai ne, un tā tad tiek pieļaut doma, mēs izmēģinājām visādus veidus, kā pierādīt to, ka viņš iespējams ir noslīdis, nekas nav atmaksājies, diez vai viņš ir noslīdis. Tad tiek pieņems tas variants par meža dzīvniekiem, un tauta noslēdz uz aligatoriem. Un meklētāji, es saprotu, atgrieza vaļā aligatorus. Tā bija teikts, kā open, lai mēģinātu Viņi nogalināja aligatorus. Es nesapratu, vai viņi ņēma, kā viņi izvēlējās. Skaties vēderā, vai nav kaut kāda kauli, vai kaut kādas atliekas tiešām. Bet tad tikai viņu novāca viņus. What the fuck? Tas arī šito nesapratu. Bet, tur bija tāds teksts, kad cut open alligators, lai atrastu cilvēku atliekas, bet arī tas bija veltīgi. Nākošais, jā, pēc aligatoriem, kas vispār notiek. Ar laiku tātad Bobija mātei stresa dēļ pasliktinās veselību un daļa ģimenes devās atpakaļ uz mājām uz Opelousu, kas ir, tās viņu, laikam, īstās mājas. Bet Pauls, kurš bija pēdējais, kurš redzēja dzīvi, tas Pauls Midzī ar 2 citiem čaļiem turpināja pāris nedēļas vēl meklēt. Un meklētāji bija atraduši pāri pēdu nospiedumu netālu no bijušā dzelzceļa sliežu tiltu, kurš principā ved ārā no purva. Pieņemot, ka varbūt tie ir bijuši Bobija pēdu nospiedumi, bet tas nav pierādīts, tā ir vienkārši versija varbūt, jā. Un tad tā pēdējā principā versija bija par to, ka tā ir bērnu nolaupīšana, jo netālu no sliežu ceļa tilta nereti tika redzēti cilvēki, un bija doma, ka varbūt kāds tur ir gājis un vienkārši viņu nolaupīs. 28. augustā tika veikta saziņa ar New Orleanu, kas ir 130 jūdzes no notikuma vietas, lai paplašinātu meklēšanas rādījus. Gadījumā, ja bērns ir nolaupīts un varbūt tā New Orleanā kāds viņu redzēs. Un Bobija tēvs, piemēram, tāpēc devās uz New Orleanu, lai izliktu, ja mani skaitļi nemelos, 700 lapas ar Bobija fotogrāfiju. Un veda sarunas ar žurnālistiem. Lai tikai viņu atrastu. Opelusas pilsēta, tad viņu tas mazais ciems, kas, es saprotu, laikam netālu no New Orleans, ļoti tic, ka Bobijs ir dzīves šajā brīdī un garantē $1000 atlīdzību tam, kurš atradīs Bobiju. Mūsdienās pielīdzināms $22,000. 8 mēnešus tauta gaida, bet Bobijs, kā neatrodas, tā neatrodas. Un tautas saziedotais 1000, tad tauta saziedoja viņu, tiek tautai atdots atpakaļ. Bet tad, nedēļu vēlāk, Danbāri saņem informāciju, ka Viljams Valters, kurš ir tāds, es sapratu, necels tirgonis, kurš ielu tirgonis sanāk tā un diezgan necels, ir redzēts Mississippi. Netek, es jokoju. Jā, nelegālas vietas. Es domāju, viņš pārdod legālas lietas, bet, viņš tāds, jā. Anyway. Jā, pašnodarbināts. Necils tirgonis ir redzēts Mississippi kopā ar puiku, kas līdzinās Bobijam. Sākotnēji Valters pat neteica konkrēti, kas tas par puiku ir, kas jau liekas šeidī, brīžiem sakot, ka tas ir viņa, brīžiem, ka tas ir viņa māsas bērns vai ne, ka viņš īsti nevar pateikt, kā ir. Un tad vietējie pamanīja, ka Valters bieži puiku tā kā, per un, slikti pret viņu izturas, un līdz ar to no autoritātēm panāca faktu, ka bērns uz īsu brīdi Valteram tiek atņemts, un tādā veidā nodots izpētē, lai saprastu, vai tas ir Bobijs vai nav. Vietējie bija pārliecināti, ka tas ir Bobijs. Savukārt paši Danbāri, bija skeptiski tomēr, tāpēc, Mississippi aizsūtīja bildi Danbāriem, Danbāri aizsūtīja, tā puikas bildi, ko viņi ir atraduši, Danbāri aizsūtīja Bobija bildi viņiem, lai, saprastu, vai tas ir Bobijs vai nav. Un rezultātā Danbāri brauc uz Mississippi, lai apskatītu puiku tā kā dzīvē. Puikam, starp citu, bija gan rētus kreisās kājas pirksti, gan dzimumzīme uz kakla. Tas, kas bija Bobijam. Tātad Bobijam arī bija šīs te pašas lietas, rēta un dzimumzīme. Taču puika neatsaucās uz vārdu Bobijs.
Kad Bobija māte centās viņu paņemt rokās, viņš nedevās. Un nākošā dienā viņai bija atļauja puiku aizvest uz dušu vai vannu un vienkārši viņu nomazgāt. Un tad, kad viņa mazgāja, tad viņa bija pārliecināta, ka tas ir Bobijs, un tad viņa atkal noģība. Savukārt Viljams apgalvoja, ka tas ir Bruce Andersons. Pēkšņi viņš izdomāja vārdu, varbūt nē, bet pēkšņi viņš pateica vārdu, ka tas ir Bruce Andersons. Kurš savukārt ir Jūlijas Andersonas un viņa brāļa ārlaulības dēls. Jūlija Andersona, jeb Julija Andersona strādāja par Viljamsa vecāku, tā kā auklu, laikam sanāk, caretaker. Un Valters apgalvoja, ka Jūlija viņam iedevusi dēlu ar viņas atļauju, un Jūlija arī to apstiprināja. Vienīgi Jūlija apgalvoja, ka runa bija par dēlu aizdošanu uz pāris dienām. Tas izklausās tik dīvaini, aizdot dēlu vienkārši. Tāds, tev vajag dēlu, ņem dēlu vienkārši. Varbūt bija domāts, kā iedot pauklēt uz kādu laiciņu. Jā, ķipa atbrauc tēvs, es varu viņu paņemt pie sevis uz pāris dienām. Jā, labi devēju. Bet, beigās sanāca tā, ka tās pāris dienas pārvērtās par jau 15 mēnešiem. As you do, Ok. Gandrīz pusotru gadu bērns nav. Pamanīji? Nē. Pagā, man tak bija bērns. Jā, bet pāris dienas baigi ilgi ievilkās. Exactly, daudziem bija šāds pats viedoklis, tā kā, jo par to spējumēšu vēlāk man ir ierakstīts. Bet jā, tad 15 mēnešus jau tas bērns ir pie Viljamsa, un šajā brīdī Viljams patiesībā sāk cīnīties par savu dzīvību, jo ja autoritātes lemj, ka tas ir Bobijs, tad Viljamsam draud nāvesods, tāpēc, ka Luizijānā par bērnu nolaupīšanu tāds tiek piespriest attiecīgi. Tā ir brīdī. Bērnu nolaupīšana nāvesods. Diezgan interesanti. Savukārt Danbāra ir pilnībā pārliecībā, ka tas ir viņu dēls. Tas, ko viņi dara tālāk, tiek sarguzēts transports Jūlijai, lai redzētu, kā bērns reaģēs uz viņu, ja tas ir viņas bērns, piemēram. Šai brīdī, man liekas, viņi visi jau ir Opalusā, un ierodoties Opalusas ciematā, tā Jūlija Andersona, viņa reāli kļūst par ienaidnieku visam ciemam, jo ciems jau ir izlēmis, ka puika ir Bobijs, un tam par godu sarīko milzīgu ceremoniju. Visādi svētkus, jo redzi, Bobijs beidzot ir atrasts, viņi tad 1000 piedāvāja un kā, un visi tagad atradās, visi tagad ir, viss forši. Jūlija satiek puiku, bet arī attiecībā pret viņu no puikas nav nekādas reakcijas. Tiek minēts, ka puika uz visas tās situācijas, iespējams, ka viņš vienkārši bija apjucis, un papildus tam, ciems bija puikam tikko uzdāvinājis poniju un velosipēdu, domājot, ka viņš ir Bobijs, un iespējams varbūt tādā veidā liekot viņam domāt, ka viņš ir Bobijs, kad, Bobija, tev rītens ponijs, tu esi Bobijs, vai ne? Jā. Un dēļ fakta, ka Jūlija savu bērnu nebija redzējis 15 mēnešus, viņa sākumā šaubījās, vai tas vispār ir viņas, bet vēlāk apgalvoja, ka tas ir. Savukārt prese, atšķirībā no Bobija mātes, kur arī sākumā šaubījās, vai tas ir viņas, prese šo Jūliju diezgan nomelnoja, jo Jūlija ir ienaidnieks Opalusas ciematam. Un tas, ko prese teica, tas, ka viņai ir 3 bērni, tā Jūlijai Andersonai, 3 bērni no 2 vīriešiem, un ka vispār viņa esot prostitūta. Veseli 2 vīrieši dažādi. Dievs, tāda vienkārši, nezinu, jopcik, popcik. Jā, tāpēc viņa ir prostitūta. Sounds like the 1910s, kā saka, tur jau vienkārši briesmu lietas gāja vaļā. Tas gan. Tāpat prese uzsvēra, ka Jūlija gada laikā pazaudēja visus savus bērnus, jo viens aizgāja adopcijai, otrs miera pēkšņā nāvē, un trešo paņēma Viljams, un tā arī nav atdevis. 15 mēneši. Jā, līdz ar to, pazaudēt 3, tad tas ir tas, ko jūs minējāt, tā baigi šeidī māte, tā kā. Bet man interesē, vai tiešām tā kā, es saprotu, tā kā Bobijs pazud, viņam bija 4 gadi, un ķipat pēc idejas tos vairākus mēnešus vēlāk, viņam būtu bijuši, pieņemsim nepilni 5 gadi. 5 vai 6. 15 mēneši, nē. Viņš 8 mēneši. Pareizi, sorry, jā. Es vienkārši tagad domāju, vai tiešām tā, ka, piemēram, viņu nekas uzprasīja, kur tavu māma, kā tavu māma sauc, kā viņa izskatās, vienkārši tāds, ir tik bērnišķīgs jautājums, ko, tādā vecumā bērns jau domāju, ka varētu. Vai arī varbūt ne patiešo jautāt, piemēram, nezinu, pastāsti, kas tev mīļākā mantiņa, pastāsti, nezinu, ar ko tev patīk braukāties. Kaut ko tādu, un pēc tā jau varētu izsacināt, vai tas ir tas. Jā, jo savā ziņā tagad šitā tenā
Jūlija kāvās ar to Bobiju mammu, tad uzreiz vienkārši tāds, bet tas bērns ir tā kā diezgan saprātīgā vecumā, ka viņam arī tā kaut ko var paprasīt. Diezgan... Es gribu domāt, ka viņam prasīja, bet viņam pat abas mātes atveda, un viņš nevienai tur negāja rokās. Tā kā. Jā, Čāls vienkārši, man liekas, šoka bija apjucis. Kā nekā bērns. Varētu būt pa to nedēļu, viņš bija rītīgi, varbūt abjūzots un tā kā... Psiholoģiski, ka viņš vienkārši... Psiholoģiski ietekmēts, jā. Jā, ka no viņa vispār nekāds reakcijas nav bijis. Padomā, viņš ir cik ilgi bijis prom no mammas. Maziņš tā kā, jā. Jā, tieši tā. Tas tur jau arī no tās arī piespēlēja kaut kādu diezgan kārtīgu rolu tajā, kāpēc viņa no viņa vispār nekāds reakcijas nav bijušas. Nu jā, un tā tad. Beigās tiesa lēma, ka puika ir Bobijs. Bet jāņem vērā, ka Jūlijai Opelasā nebija ne advokāts, ne nauda, un viņa vispār bija pretinieka teritorijā. Tā kā viņai uzvarēt to tiesu nebija beigās iespējas. Jūlija tātad pamet ciemu, un puika kļuva par Bobiju Dunbāru. Viljamsam iedeva mūža ieslodzījumu, taču pēc 2 gadiem viņš to pārsūdzēja, kas ar viņu notika, to es nemācēšu pateikt. Bet puika tātad uzauga kā Bobijs Dunbārs. 18 gadu vecumā iepazinās ar meiteni, kura vēlāk kļuva par viņu sievu. Viņiem piedzima 4 bērni, un 1966. gadā Bobijs mira, vienmēr uzskatot sevi par Bobiju Dunbāru. Bet ar to tas īsti nebeidzas. 30 gadus vēlāk, 99. gadā, Bobija Dunbāra mazmeita Margareta Dunbāra Katraita. Viņai vispār patika pētīt savu ģimenes koku, un viņu ļoti aizrāva tas stāsts par viņa vecstāvu mistisko pagātni, jeb šo te visu stāstu, ko es tagad stāstu. Un tāpēc viņi sāka rakt augšā materiāls, visas vecas avīzes un rakstus. To, ko es dažreiz daru arī vācot materiālu. Un viņi secināja, ka labi, to, ko mēs darām. Viņi secināja, ka dažādi žurnāli šo situāciju aprakstījuši diezgan pretrunīgi. Piemēram, viens no žurnāliem rakstīja, ka Dunbāri sākotnēji ir šaubījušies, ka tas ir viņu dēls, un teikuši, ka acis ir pārāk mazas. Acis? No visām lietām acis? Ok. Rēta sakrīt, dzimumzīm sakrīt, acis. Bet acis? Viņam bija lielāk. Vairāk izplest. Nav jau tā, ka 4-gadīgs bērns augta, kas sēne un mainās, tā kā tūd. Bet rēts un dzimumzīms, ka paliek, tas ir bišķi, labi, neko. Tāpat tika rakstīts, ka Bobijs nav atpazinis ne savu māti, ne savu tēvu, ne brāli. Savukārt Andersona ģimene vienmēr uzskatīs, ka Opelusas vara viņiem ir atņēmusi Brūsu. Brūsu Andersonu. Viņa ģimenē tas bija tā, ka viņam uzskatīja, ka viņiem ir viens radinieks, onkulis brālēns, kurš ir viņi, bet Opelusas vara viņiem atņēma viņu radinieku. Tā uzskata Andersoni. Tādu informāciju atrada tā mazmeita. Margareta izlēma turpināt atbilžu meklēšanu, un šajā brīdī jau varēja izmantot DNS paraugu patiesībā. Wow. Un Margaretas tātad tēvs, ja Bobija dēls, jo viņa ir tā, Bobija juniora dēls, atvainojos. Nē, vēlreiz. Margaretas tēvs, tātad viņai vectēvs bija Bobijs, un tēvs viņai bija Bobijs juniors. Okay. Vai ne, kas ir tā Bobija, īstā fake Bobija. Īstā fake. Tas, kurš ir pieņemts par Bobiju, jā. Pieņemtā Bobija. Viņa dēls, tātad, par cik tas ir viņa īstais bioloģiskais dēls, tad viņš izlēma iedot savu DNS, lai to salīdzinātu ar īstā Bobija brāļa dēla DNS. Jo, īstajam Bobijam bija brālis, tas, kurš pazuda, un viņam arī ir dēls, un sanāk, tā kā laikam brālēni salīdzina savus DNS. Un šie DNS rezultāti atnāca arī atpakaļ. Un tika konstatēts, ka tas nav Bobijs. What? Kas to būtu gaidījis? Tas nebija Bobijs. Tas jau bija no paša sākuma. Man liekas, ka tas vispār kaut kāds bērns nečots no kaut kurienes. Ja literally vienkārši uzgrūda citam bērnam citu identitāti un citu ģimeni. Tas bērns jau arī nezina, kas notiek, kas nabadzīgs. Tā kā fucking 4 gadi, like, what you mean? Jā.
bet netika veikts DNS tests ar Andersoniem, kā rezultātā oficiāli nevar apgalvot, ka puisis ir bijis Bruce Andersons, jo nav pārbaudīts. Protams, to var pieņemt, bet nav pārbaudīts. Viens no Jūlijas dēliem bija izrādījis interesi iedot savu DNS, tātad, lai pārbaudītu, bet, viņš diemžēl nomira kaut kādā brīdī. Tomēr arī bez DNS, tātad daudz ticēja, ka Bobijs patiesībā ir Bruce Andersons. Un interesanti, ka Bobija dēls, tātad tas, kurš veic šīs DNS, reiz jautājis Bobijam, kā viņš zina, ka viņš tieši ir tas Bobijs. Uz ko, ka tas tēvs ir Bobijs, jā, nevis Bruce. Uz ko tas tēvs viņam atbildējis, kad es zinu, kas es esmu, un es zinu, kas tu esi, un nothing, tā kā nekas cits nav svarīgs. Nothing else makes difference. I know who I am, I know who you are, and nothing else makes difference. Es domāju, ka Čalis vienkārši negribēja pacelt tādas lietas, ka viņš gribēja vienkārši likties mierā un dzīvot savu dzīvi. Čalim vienkārši bija neveikli domāt par to vienkārši. Jā, viņš tika kā maziņš iegrūsts tādā situācijā, un es domāju, ka viņš negribētu arī turpināt un fīrēties atlikušo mūžu, vienkārši pieņemt to, kas ir noticis un dzīvot tālāk. Bet, jā, par ko es biju aizdomājies, kad, ja mēs tam Bruceam Andersonam, reku viņš, kāda viņam bija tā dzīve, viņš dzīvoja viņu paņēma uz 15 mēnešiem tas Viljams, kurš ir kaut kāds viņa radinieks, un viņš diezgan vardarbīgi pret viņu izturējās, māte viņam acīm redzot bija tāda, kas jau bija pazaudējusi savus 2 bērnus pirms tam, значит, viņam bija diezgan tāda, es teiktu, smaga bērnība, un rekur pēkšņi viņam parādās ciemas, kurš viņam dod citu identitāti un dāvina ponijus un riteņus, vai ne, un viņam veselu ceremoniju pilsētā uztais par godu viņam, vai ka tā kā, vai viņš nav redzējis to kā veidu, kā tikt no tā visa ārā un pārņemt cita cilvēka identitāti un dzīvot cita dzīvi un izbēgt no tās ģimenes. Es gan nezinu, vai 5 gados tu tā aizdomātos tik tālu, bet tas nevarētu būt tas iemesls, ka viņš pēkšņi nokļuva labākos apstākļos un to izmantoja vienkārši. Tā varbūt. Bet, jā, tad noslēdzot, pieņemot faktu, ka viņš tomēr ir Bruce Andersons, tā arī nav skaidrs. Jā, ja mēs pieņemam, ka viņš ir Bruce, tad tā arī nevienam nav skaidrs, kas beigās notika ar Bobiju. Daļa vēl projām pieņēma, ka viņa apēd kāds dzīvnieks, taču tad vajadzētu būt kaut kur kādam apģērba gabalam būtu bijušiem, ja tur būtu dzīvnieku uzbrukums. Interesanti, ka pats Bobijs kādai intervijai, kurš tagad ir neīstais Bobijs, visticamāk Bruce, reiz teica, ka atcerās, ka laikā, kuru viņš pavadīja kopā ar Valtersu, to Viljams Valtersu, ar viņiem bija vēl viens puika, kurš izkrita no vagona un nomira, un vēlāk tika aprakts. Taču tiek uzskatīts, ka kāds viņam ir iestāstījis šo atmiņu, jo bija teorija, ka Valters patiesībā ir nozadzis abus bērnus, gan Bruce'u, gan Bobiju. Un Bobijs attiecīgi mīra, un tad Bruce kļuva par Bobiju, ķipa kaut kā tā. Un, jā, un rezultātā viena ģimene palika bez bērna, un otrai tika iedots tas, kurš nemaz nebija viņu. Teiksim, tā arī viņam, atstājot īstā Bobija likteni nezinām. Teiksim, tā viņam visu bērnību tika iestāstīt viņam. Jā. Man viņš bija pietiekami jauns, lai to go with it. So. Jā, viņš kā 4-5 gadīgs bērns, ko viņš labāk zinātu. Trākums. Jā. Exactly. Es jau diezgan crazy case reāli, tā kā, kad čuvakam vienkārši dos par identitāti vienkārši, like, what the fuck. Jā. That's actually wild. Bet priekš 1912. gada, ko viņi vairāk tur varēja izdarīt. Jā, viņi jau DNS nevarēja uztaisīt. Jā, exactly. Tā kā, jā, diezgan crazy, jā. Tad Robis kaut kā paķēris abus cases bija par bērniem, bet man ir šis case īstenībā diezgan interesants likās. Tīri dēļ tā šis case parādīs to, kad jūs esat dzirdējuši par tauriņa efektu? Butterfly efektu? Jā. Jā, es esmu. Šis principā ir ļoti labs piemērs tam, jo, ja nebūtu noticis tas, tad nebūtu noticis tas, tad nebūtu noticis tas. Tā kā, principā, jā, no kaut kā pavisam maz, kaut kas pavisam liels. Jā, exactly. Tā kā liekas sīkums tajā mirklī, bet actually tas tā kā tālāk ietekmē kā, domino pēc tam aizē. Un, jā, mans case, turpinot ASV tematiku, arī mans case ir par Gabiju Petito. Viņa bija YouTubere, influencere, online
content veidotāja, satura veidotāja, tāpēc šis case tāds vairāk pazīstams, bet mani vairāk šis case nevis no tā, ka es viņu zināju, tīri kā, pašu, kā satura veidotāji, bet tīri dēļ tiem visiem mazajiem notikumiem, kas notika, kā tas viss sagāja beigās. Tā kā Strapping Boys, tā kā we're going, stāstā par, kas sākās tīri ar cilvēku pazušanu, beidzās ar traģiskām vardarbīgām attiecībām. Tā kā. Tā kā Wild Ride. Tātad īstajā vārdā viņa bija Gabriela Venora Petito, un viņa dzimusi 19. martā 1999. gadā Augusta Ņujorkā, dzimusi Augusta Ņujorkā. Viņai bija 6 jaunāki brāļi un māsas, un arī pusbrāļi. Un 17. gadā viņa absolvēja Bayport Blue Point vidusskolu Bayportā, Ņujorkā, kas ir tātad viņas dzimtā puse, un tur viņa satika Brianu Kristoferu Laundrie, viņas nākotnes līgavaini. Un tikties viņi sāka gan 19. gada martā, un tad viņa arī ievācās vēlāk pie viņa vecākiem. Un tad 19. gada beigās, 20. gada sākumā pāris uzsāka braucienu no Ņujorkas uz Kaliforniju, un viņa pa ceļam bija dažādās vietās, tur Lasvegasā, tur Josemites Nacionālā parkā un tam līdzīgi. 20. gada martā Petito nosvinēja savu 21. dzimšanas dienu Nokomisā, Floridā, un viņa un Laundrijs apmeklēja Soap Creek, Džordžijas statā 20. gada jūnijā, un tad nākamajā mēnesī viņa sadarinājās. Un tad 20. gada decembrī Petito iegādājās 2012. gada Ford Transit Connect furgonu. Atcerieties šo furgonu, tas būs svarīgi vēlāk. Tas būs Ford Transit Connect. Jā, okay. Tas ir pārveidots par kemperi, tikai lai viņi pēc tam dotos nākamajā pārbraucienā. Jā, kā jūs arī minējāt, šis case vairāk tāds pazīstams bija, jo Gabi viņa pati bija tā saucamā influencere, jeb tā sociāla mediju satura veidotāja. Viņai bija, youtuberi viņa varētu teorētiski saukt, bet viņai bija arī Instagramā arī diezgan daudz kontentu un tā, un tur viņa vairāk stāstīja par saviem ceļojumiem un dzīves stilu. Tāds, daily vlog type of things. Tāda, ne daily vlogs, bet tā kā travel vlogs, tāda kontentu viņa lika. Un tad sāksim iekšā keisā pašā iet. Tātad 21. gada 17. jūnijas, tātad salīdzinoši pasveiks keis. Petito un Laundrie apmeklēja viņas dzimto Blue Point, lai apmeklētu viņas brāļa izlaiduma ceremoniju. 2001. gada 2021. gada jūnijā, 2. jūlijā viņa devās ceļā no Blue Point ar Ford Transit Connect furgonu. Fordiņš. Sauksim Fordiņš. Fordiņš, jā. Ar Fordiņu. Tad tā paša gada 12. augustā liecinieks piezvanīja 911, tātad mūsu 112 equivalents Amerikā. ASV versija. Jā, ASV versija. Ka pāris... ASV piemērs. Jā. Ka pāris, kas vēlāk tika identificēti kā Laundrie un Petito, viņi strīdās pie Moonflower kopienas korporatīvu Mobā, Jutas štatā. Zvanītāji stāstīja, ka redzējuši, kā vīrietis iepļaukāja sievieti, pēc kā vīrietis un sieviete skrēja augšā un lejā pa ietvi, tad vīrietis vēlreiz iesita sievietei, pirms viņi kopā aizbrauca. Bija arī vēl viens atsliecinieks, viņš aprakstīja incidentu policijai, kā Petito un Laundrie runāja agresīvi, un ka Petito, viņa tātad iesita tam viņas līgavainim pa roku, un liecinieks teica, ka izskatās, kad Laundrie mēģina atstāt Petito un paņemt viņas telefonu. Un pirms viņi kopā izbrauca, viņi iekāpa vadītāja pusē, pārcēlās pasažieru sēdekli, lai viņš varētu braukt, un jautāja viņam, kāpēc tev jābūt tik ļaunam, why you have to be so mean, tā kā. Tad tālāk šie te Mobas pilsētas policijas departamenta darbinieki identificēja furgonu, kas diezgan haotiski brauca netālu no Arkas Nacionālā parka ieejas, un viņi apturēja šo mašīnu. Viņi atrada Petito smagi raudam pasažieru sēdeklī. Un bodycam, jeb ķermeņa tā kamera, saucamā policijas tajos ierakstos, bija redzams, ka viņi pēc tam saka policistiem. Es nezinu, man dažas dienas ļoti slikti, jo man ir OCD. OCD, jūs gadījumā nezināt, ir Obsessive Compulsive Disorder.
tas ir diezgan komplekss tāds disorder, bet viena no tādām stereotipiskām lietām vai arī tādām, teiktu, cilvēkiem, kuriem OCD bieži viņiem ir, bet ne visiem, ka viņiem ir intrusive thoughts, tādas domas, kas tev uzrodas galvā, un tu viņas nevar tā kā īsti izmest no galvas. Tā uzmācīgas domas, karoči. Tas nav tā, ka īsāk sakot, ja es nedarīšu rutīnu tā, jā, exactly. Ja man ir obligāti jādara kaut kas specifiskā veidā, specifiskā organizācijā, ja ne kaut kas slikts notiks. Jā, exactly. Jā, tas tādas tipa domas, jā. Okay. Un viņai, bija šis disorder. Un viņa saka, viņa vienkārši tīrīja, tad viņa saka, es viņam atvainojos, teicu, piedod, ka es esmu tik ļauna, jo man ir tas OCD, un tā es varu dažreiz būt ļoti neapmierināta. Citreiz man tā kā viens slikts garastāvoklis, un es viņam teicu jau, ka atvainojos, ka man ir slikts garastāvoklis, un tad man bija daudz darba, es šorīt darīju to pie savu datoru, un es reāli tikko pametu savu darbu, jo pirms tam es neliku gan te iekšā, jo tā baigi ilgi būtu, bet principā viņa pirms tam strādāja vairākos darbos, lai viņa varētu sakrāt naudu, lai brauktu šajā ceļojumā, tā kā, jo viņa to gribēja. Viņa gribēja attīstīt sev kā to content creator. Un viņa saka, es tikko pametu darbu, lai ceļotu pa valsti un mēģinu izveidot savu blogu. Man ir blogs un es veidoju savu mājaslapu, esmu ļoti stresā un man viņš īsti netic, ka es varētu kaut ko no tā izdarīt, tāpēc mēs visu rītu vienkārši cīnamies un viņš mani mašīnā iepriekš nelaida. Viena lieta, kas man es nezinu, kā tie policisti uzreiz viņiem alarm bells nebija galvā, man uzreiz bija kas man red flags, tas saucamais bija, ka viņa teica, viņa vispirms mēģināja, viņa mēģināja mazināt nozīmi tieši tai fiziskajai daļai, tā kā, respektīvi viņa mēģināja samazināt to, ka, viņš man tik stipri neiesita, viņš tā kā, vispār tā kā, viņš bija dusmīgs, tas ir normāli, tā ir uzreiz pirmā pazīme, ka cilvēks ir abusive relationship, ka viņš mazina to, pret ko ir viņa izdarīts. Tā kā man tas uzreiz radīja aizdomas, bet tiem acīm redzotiem policistiem tas tā nelikās tajā brīdī. Kā jau es minēju, tālāk aizies butterfly effect. Kad virsnieks parādīja, ka viņai reāli bija zilumi uz rokas un uz sejas, un viņai pateica vienkārši, tā kā esiet godīga, un viņa teica, ka laundry viņai vienkārši teica, lai viņa apklust, un tad viņš sagrāba viņas seju, tāpēc viņai tā kā bija tie zilumi radījušies. Bet atkal laundry, ko pats teica virsnieka, viņas tas līgamainis. Viņš teica, atvilksim elpu, es viņai saku tā kā, viņš viņai teica, atvilksim elpu un nekur neiesim, nomierināsimies uz minūti. Viņa sāka atkal strādāt, un tad viņai bija telefons, un viņa mēģināja dabūt no manis atslēgas. Es zinu, ka man nevajadzēja viņu spiest, es tikai mēģināju viņu atgrūst, lai pateiktu, paņemsim minūti, tā kā elposim, tā kā redzēsim, un tad viņa paņēma savu tālruni. Bet Tito gan teica virsniekam, ka viņa vispirms sāka sist laundry. Atkal šis attiecībās ļoti raksturīts ir vardarbīgas attiecības, kad upuris visbiežāk vaino sevi pie tā, kas ir noticis, nevis to cilvēku, kas viņam reāli ir sitis. Viņš mani sita, jo es tā kā biju kaut ko, jo es viņu aizvainoju. Viņš mani sita, jo tā kā es kaut ko ne tā pateicu. Tas ir ļoti tipiski, klasiski abusive relationship, bet atkal policisti neiedziļinājās. Viņa saka, kad viņa vispirms sāka viņu sist, un tad viņa teica tiem policistiem, lai viņus neizšķir. Un savā ziņojumā tur viens no tiem policistiem rakstīja, manas izmeklēšanas laikā Gabriela nevienā brīdī nepārstāja raudāt, smagi elpot vai pateikt teikumu bez tā kā, nenoslaukot asaras vai noslaukot degunu, un viņi visu laiku berzēja ceļgalus ar rokām. Laundry mēģināja radīt distenci, liekot Gabijai pasteigāties, lai viņa nomierinātos. Viņa nevēlējās tikt šķirta no vīrieša un sāka viņam sist pļaukas. Viņš satvēra viņas seju un atgrūda viņu atpakaļ, kad viņa piespiedās viņam un tā kā furgonam klāt. Un ne pie Tito, ne Laundry viņi nevēlas izvirzīt apsūdzības incidenta dēļ, ko policija raksturoja kā garīgu sabrukumu, nevis vardarbību ģimenē. Arī svarīgs points. Kam būtu nepieciešams arests. Tātad tas ir jau viens šajā visā puzlē gabalī.
Policija pāri izšķīra, vienojoties, lai Laundrie pavadītu naktī Mobas hotelī un Petito paliktu furgonā. Vēlāk policija izmeklēja, vai tās darbinieki izskatīja lietu saskaņā ar departamenta politiku, un zina, kas pats prikolīgākais. No. Tās policijas priekšnieks tajā izmeklēšanas laikā viņš vienkārši paņēma atvaļinājumu. Pie dīrs. Oh, jeez. Čels vienkārši tāds, bļā, es jūtu, ka būs dirsā. Paņēma atvaļinājumu. On point vienkārši. Oh, jeez. Un tas arī es saku tā kā puzles gabaliņi vienkārši iet iekšā šajā visam. Tātad tālāk. 17. augustā Laundrie devās ar lidojumu no Salt Lake City's uz Tampu, Floridā, atstājot Petito. Petito pavadīja vairākas dienas viesnīcā netālu no Salt Lake City's starptautiskās lidostas. Un pēc darbinieku teiktā viņi izrakstījās 24. augustā. Vēlāk Laundrie ģimene savukārt paskaidroja, ka viņš brauca, atkal, svarīgi, lai viņš brauca tātad, lai iegūtu dažus priekšmetus, jā, un iztukšotu un aizvērtu noliktavas vienību, lai ietaupītu naudu, domājot par ceļa pagarināšanu. Tātad, important notes here. Ok, ķipa, es noņemšu svaru no Fordiņa, lai būtu lētāk braukāt bez mazē, lai nav tam Fordiņam jāvalk viss tā nasta, nu, ne nasta, bet smagums. Yes, basically. Okay. Un viņš aizbrauc pēc dažām lietām. Okay. Viņš neteica kādam. Tātad. Laundrie atgriezās 23. augustā, lai atkal pievienotos Petito un turpinātu ceļojumu. Petito māte pastāstīja, ka pēdējā reize ar meitu runājas 25. augustā, un viņai teikts, ka pāris ceļo no Jūtas un uz Grand Tetonas un Yellowstones nacionālajiem parkiem. 25. augustā Petito Instagram kontā tika veikts pēdējais ieraksts, kurā bija viņas fotogrāfijas, kas uzņemta pie taureņa sienas gleznojuma pie restorāna Ogdenā, jā, Jutā. Un tālāk... Tieši pie tauriņa. Jā, pie tauriņiem, jā. Ironically. Jā. Un tad tālāk, principā, aiziet atsliecinieki. Te bija vairāki, es paņēmu divus tādus, kas man likās, kur vairāk info reāli pateica. Viens liecinieks stāstīja, ka 27. augustā laikā no 1:00 līdz 2:00 viņi redzēja Laundrie un Petito kopā Mary Piglets Tex-Mex restorānā Jackson Hole, Wyomingā. Pēc liecinieka teiktā Laundrie bija agresīvs un strīdējās, acīm redzot par naudu, ar menedžeri, viesmīli un saimnieci. Liecinieks stāstīja, ka vēlāk redzējis, ka Petito atgriežas restorānā, raudāja un atvainojos par Laundrie uzvedību. Atkal, mēs jau varam redzēt šeit. Kritikas abuse no Laundrie puses. Reāli vardarbīgas attiecības. Reāli. Tas ir ļoti skaidri redzams. Tāds textbook. Jā, exactly. Bet atkal, policijas priekšnieks paļēma atvaļinājumu. Viņam vienalga. Vajag vasarā, ne? Tas vienkārši vasarā iečilot. Vai aizbraukt kaut kā. Jūlijas, augusts, jā. Viņa čiliņa. Arī es bišķi laikam vēlāk tam pieskaršos vēlāk, bet šim keisam, kas bija ļoti lielu lomu spēlēja un tikpat tajā pašā laikā ļoti izbojāja visu izmeklēšanu, tas, ka tas keis bija diezgan publisks un tas, ka te bija daudz tiktokā materiālu par šo. Un viena sieviete tiktokā video stāstīja, ka 29. augustā viņa un viņas draugs paņēma Laundriju no rajona netālu no Kolterbejas ciemata, kad bija redzējis viņu vienatnē. Braucam ar stopiem. Es to gribēju prasīt, kāpēc paņēma, bet ja stopoja, tad okei. Nosacīt skaidrāk. Jā. Viņa ziņoja, ka Laundrie izbijās, ziņot, ka viņi dodas uz Jackson Hole, nevis uz Jackson, Wyomingas statā. Un tad viņš izkāpā no transporta līdzekļa 6:09 netālu no Jackson ezera. Dam bija mazāk nekā 30 minūtes un 10 jūdzes, jeb 16 kilometri pēc ceļā pavadītā laikā. Un, kas vēl arī papildus tam, lieciniekam šķita dīvaini, ka Laundrijs piedāvā $200 par braucienu. Un viņš nešķita īpaši netīrs, lai gan viņš apgalvoja, ka viņš vairākas dienas bijis kempingā. Tātad. 1. septembrī Laundrie viens pats atgriezās vecāku Northport mājā ar Fordiņu.
Viņš ar Fordiņu atbrauc atpakaļ viens pats. Jā, viņu kopējā Fordiņu. Jā, bet viņiem tā kā neprasīja, tā kā, kur ir Gabi vai Gabriela vienalga. Oi, tur tālāk būs, vispār tur ar viņa vecākiem bija mega pisārs. Bet, karoči, tur vienkārši what the fucks beigās aizgāja, bet jā. Un, tātad 6. un 7. septembrī viņš un viņa vecāki devās kempingā vienkārši, jo tas, ko tu dari, kad tu neatbrauc ar draudzeni atpakaļ no ceļojuma, tu vienkārši brauc ar ģimeni kempingā. Ne tikai draudzeni, fiancē nu jau. Jā, fiancē reāli, jā. Tas tā kā casual camping stuff, you know. Man aizbrauc ar, atbrauc bez. Jā, tā kā, kur viņi ir, tā kā, tur palika, labi, davai, maucam. Yeah, seems right. seems legit. Jā. Tālāk mēs aizējam pašā izmeklēšanā. Tātad šī ir tā mega daļa, kas ir šī keisa, viss, kāpēc es vispār, viens no iemesliem, kāpēc viņi paņēma, jo tā izmeklēšanas daļa vienkārši bija insane reāli. Tātad 11. septembrī pēc tam, kad viņa kopš augusta beigām nebija dzirdējusi no Petito, tad tikai Petito māte iesniedz ziņojumu par pazudušu personu. Viņa vismaz sanāk gandrīz 2 nedēļas pagāja reāli, kad viņa izdomāja iesniegt iesniegumu reāli. Un ko mēs epizodes sākumā teicām? Ziņojiet pēc iespējas ātrāk. Jā, nav svarīgi 24 stundas vai vēlāk vai agrāk ziņo. Jā. Bet man rodas jautājums uzreiz, kā viņi nejautāja tam čalim, kas ar Petito noticis. Viņš kāpēc es nezinu un viss. Tūlīt sapratīs. Labi, fine. Pēc 4 dienām Laundry tika nosaukts par interesējošo personu, jeb aizdomās turamo. Diez kāpēc? Neskapēc, jā. Diez kāpēc? Un, tātad iepriekšējais bija jautājums, kāpēc viņa vecāki baigi neko nerunāja, neteica, vispār tā kā neko nedarīja, tāpēc, ka viņi nolīga advokātu un viņš viņiem teica, lai viņi nerunā un nesaka neko par šo lietu. Tāpēc arī nebija tik daudz info no viņa puses reāli. Jā, saprotami. Jā, un šitā ir, tā kā, šits case viss ir briesmīgs, bet šitā daļa, man liekas, bišķi rēcīga, jo vienkārši tas liecina par policijas vienkārši skilu, es nezinu, kā to vispār nosaukt. Jā, es teiktu tā drīzāk, kad, jā, un tad, tā kā, es nezinu, nepievērš mazām detaļām uzmanību, teiksim tā. Tad policija pēc tam viņa vēroja Laundry ģimenes māju, un viņi redzēja Laundry aizējam 13. septembrī. Pēc 2 dienām viņi redzēja, ka automašīna atgriežas ar Laundry, un 17. septembrī viņa vecāki paziņoja, ka Laundry ir pazudis, un viņi apgalvoja, ka viņi nav redzējuši kopš 13. septembra. Un tieši šajā brīdī policija saprata, ka 15. septembrī viņi nevis Laundry redzēja, bet Laundry māti. Laundry māti paņēma Fordiņu? Nē, tā kā viņi novēroja māju, viņi domāja, ka Laundry izbrauc un tāpēc 2 dienām ir atpakaļ, vai ne? Bet tā bija viņa māte. Viņi kaut kādā veidā sajauca viņa māti ar Laundry. Vienkārši. Es nesaprotu. Vienkārši. Gadās, I guess. How the hell you do this? Vienkārši, what the hell you mean? Tu sajauc ar viņa māti. Vienkārši, mani fascinē šī daļa vienkārši. Cīm redzot, bija izskatā, viņš bija mācītā. I guess, laikam, jā. Un tu es nezinu, viņi kilometru attālumā značit novēroja, ka viņi nevarēja tik labi redzēt. Bet... Reāli, šis case ir svaigs. Jums jāpadomā, šis case ir svaigs, mums ir jaunākās tehnoloģijas. 2 gadu apakaļ. Un viņi sajauca māti ar dēlu. Mums varbūt viņi no vienas mašīnas vēroja vienkārši to visu, un tad viņi redzēja, kāds iegāja mašīnā, ko pieņēma, ka tas viņi pieņēma, jā. Šis arī tāds, sorry, ka pārtrauc, bet šis arī tāds pierādījums, lai vai kā tehnoloģijas attīstās cilvēki tik un tā, ka cilvēki kļūst gadu paliek nemainīgs. Reāli. Tā ir reāli. Tā kā dažreiz pat tehnoloģijas nav tik būtiskas, drīzāk cilvēka erors. Un tad viņi dabūja pēc tam kratīšanas orderi. Viņi tad konfiscēja šo te Fordiņu. Viņi paņēma ārējo cieto disku, un tad viņi paņēma arī Laundry ģimenes mašīnu, kas bija Ford Mustang arī. Nice. Nē, sorry, man vienkārši patīk Mustang. Es sapratām to. Es sapratu, ka kādam atņemta Mustang un man iedod. Tā kā, jā.
Un tātad tālāk, 19. septembrī cilvēka mirstīgās atliekas, kas bija atbilst Petito aprakstam, viņas tika atrastas Spread Creek Dispersed camping teritorijā Wyomingā, netālu no vietas, kur iepriekš kas tika novērots? Say it with me. Fordiņš! Fordiņš tika novērots. Jā. Un viņas identitāte tika apstiprināta, un autopsija noteica, ka nāves veids bija nožņaukšana. Un kas notika 3 līdz 4 nedēļas pirms līķa atrašanas. Tā kā jūs varat iedomāties, kādā stadijā jau bija tas ķermenis. Es pieņemu, ka tas kempings bija šausmīgi plašs teritorija, tik ilgi, gandrīz mēnesi paņēma, lai atrastu to līķi, aizņēma laiku. Jo. Ai, šķievnīgi. Cik drausmas. Un 23. septembrī ASV Viomingas apgabala tiesa izdeva Laundrija apcietināšanas ordeni sakarā ar to, ka viņš neatļauti izmantoja Petito debetkarti, lai no 30. augusta līdz 1. septembrim iegūtu vairāk nekā $1000. Tā kā, iedomājies, Nožņaut un sāka izmantot viņas. Viņš vienkārši paņēma viņas naudu un vienkārši. Vienkārši, insane. Un tad arī FIB paņēma materiālus no Laundry mājas, lai tā kā DNS dabūtu salīdzināt. Un tad 5. oktobrī intervijā telekanālam ABC News Laundry māsa mudināja viņu padoties varas iestādēm. Tātad, ja mēs ņemam to, ka augusta beigās aptuveni tika izdarīta šī slepkavība, viņu meklē vēl 5. oktobrī reāli. To Laundry pašu. Viņš pazuda 13. Kurš tur bija septembris? Viņš pazuda 13. septembrī. Tā kā jūs jau saprotat, cik reāli ilgs laika posms jau paiet. Jā. Mēnesis gandrīz. Un tad, viņa māsa viņu mudināja padoties varas iestādēm, un pēc 2 dienām Laundry tēvs pievienojas izmeklētājiem, kuri viņu meklēja Carltona rezervātā Sarasotas apgabalā Floridā, koncentrēties teritorijām, kurus viņš bieži mēdza izmantot rezervātā. Un blakus esošajā es nezinu, kā tas ir. Mjakahačīkrīkas. Jā, Mjakahačīkrīkas. kaut kas tāds, jā. Vītas parkā, jā. Jā, es zinu, tas bija sarežģīti, jā. Un 20. oktobrī, ko mēs atrodam, Laundry mirstīgās atliekas. Jūs jau varat iedomāties, ka jau pagājis diezgan ilgs laiks. Vienīgais veids, kā viņi var identificēt pēc zobiem. Pietiekami ilgs laiks, lai satrūdētu. Jā. Un dažas viņa mantas tika atrasta iepriekš minētajā vides parkā. Un arī, kas spēlē īstenībā diezgan lielu lomu, kāpēc es saku, iepriekš jau teicu par tauriņu efektu, šajā apgabalā bija plūdi pirms tam, kas ietekmēja to visu reāli. Un viņas tās mantas un viņa viss ķermenis bija zem ūdens. Un tāpēc arī viņa nāves cēloni nevarēja, ļoti grūti bija ar autopsiju noteikt reāli. Un tad viņas nodeva arī autopsijai, un tad 23. novembrī reāli, ja mēs runājam, ka atrada 5. oktobrī, tad 23. novembrī tika paziņots, kad Laundry mīra no galvā iešausu. Tā kā viņš izdarīja pašnāvību. Jā. Un pagājušā gada 21. janvārī FIB atklāja, ka Laundrija piezīme grāmatiņā, kas tika atrasta pie viņa mirstīgām atliekām, bija ieraksts, kurā viņš atzinās Petito nogalināšanā un cilvēku maldināšanā ar īziņa palīdzību, ka viņa projām ir dzīva. Es arī šeit neliku, lai vienkārši bišķi samazinātu keisu, bet viena faktā lieta, ko viņš reāli darīja, viņš paņēma pēc tam viņas telefonu, viņš rakstīja Petito mātei ziņas, ka viņa tā kā, man te nav zonas, tāpēc es nevaru uzrakstīt UTT. Viņš reāli mātei viņas rakstīja vēl ziņas, kad viņa jau bija mirusi reāli. Izklausās pēc arī tādu textbook killer gājienu, ka tādā veidā mēģina visu tās pēc noglabāt, ka tēlo, ka viņš ir viņa pateicoties, protams, mūsu telefonu vispārējo, ko tu uzrakstīji, tad neiedomāsies, ka kāds cits to raksta. Exactly, jā. Un tur bija, visādas arī tās īziņas bija rītīgi dīvains, kurš tur rakstīja. Un tad varas iestādes, beigās viņa oficiāli vainoja Petito nāvē.
Un kas man arī fascinēja šajā keisā, vispār tā kā sabiedrības reakcija uz to. Un, jā, kā jau es minēju, šis keis ir īpašs ar to, kad Gabija viņa bija internetā pazīstama satura veidotāja, un kā arī papildus interesi šim keisam radīja tieši Laundrija un viņa vecāka atteikums komentēt Petito atrašanās vietu. Tā kā tas ir, ko iepriekš bija jautājums. Tā kā viņi specifiski neteica nevienam, gan Laundrija vecāk, gan viņš pats vispār neko neteica nevienam vispār. Arī pēc tam es arī neliku šeit, lai vienkārši arī bišķi laiks atkal ievilktos, bet bija Petito ģimeni iesūdzēja viņu ģimeni tiesā par to, ka viņiem likās, ka Laundrijs ir jau pateicis vecākiem, tā kā, ka viņš ir izdarījis to slepkavību, un viņi iesūdzēja viņas tiesā, jo viņi tā kā neteica ķipā policijai, kad viņu dēls to pateica. Tā kā, tur ir tas pateica to vecākiem, vecāki neko it kā nezinājuši. viņi domāja, ka viņi pateica, bet viņš jau loģiski neatzīsies. Jā. Nu, un loģiski tad jau, bija arī jau laiks pagājis, un beigās viņš vispār tā kā nošāvās, tā kā. We will never know, kā bija reāli. Jā. Un tad arī bija tātad publicēt šis bodycam footage internetā reāli var atrast, kur es jums iepriekš stāstīju par to, ka viņa apturēja ar mašīnu, un kur viņa raud, un kur viņa stāsta. Var redzēt, ka, tas nebija vienkārši strīds, tas ir kaut kas tāds jau, kas ir ilgstošu laiku ilgtis, un viņai bija vienkārši mental breakdowns reāli. Viņai bija pat daudz reāli, bija pat daudz vienkārši. Jā. Ka viņa jau jūt, ka laikam iespējams zemapziņā, ka kaut kas reāli slikts varētu notikt tūlīt. Jā, un viņa, tie policisti iespējams varēja viņu izglābt. Ja viņi būtu pievērsuši. Man liekas, tur arī bija kļūda. Tāpēc arī viņas... Tas mans beigas izklausās pēc psiholoģiskā terora. Tajā brīdī, kad viņi vienkārši... Nē, tur jau nekas tāds... Kad man liekas, tā bija, ka viņi teica, ka nē, viņš jau nav tur tik... Tas ir vienkārši viņiem bija, tā iespaidota, ka viņai likās tas normāli, kā viņš uzvedas vienkārši. Un arī ne tikai Petito ģimeni tiesā ieveda, Laundrija ģimeni. Viņa arī pašu policijas iecirkni iesūdzēja tiesā tieši dēļ tās nolaidības, ko es iepriekš runāju, ka viņi nepievērs pietiekami uzmanību science, un kad viņi tā kā, vairāk tajā neiedziļinājās. Un viņi, man liekas, baidos samelot, bet man liekas, ka viņi vinnēja 3 miļakus pēc tam. Te par to. Wow. Nē, summa tā ir liela, jā. Jā. Bet vēl liekas, viņi bija pat vairāk iesūdzējuši, kaut 5 vai cik tur tā kā, bet viņi dabūja kaut kādu summu. Jā, un tika arī publicēts šis te 911 audio ieraksts, kur zvanīja tie atsliecinieki. Arī liecinieku video ierakstī bija publicēti, kas sniedza daudz publisku pierādījumu tam visam, kā jūs minēju, TikTokā reāli. Tas pāris, kas veda Laundriju pēc tās slepkavības, viņi TikTokā reāli runāja par to. Jā. Cik vienkārši viss informācija savākt šitā. Salīdzinām ar to Bobby variantu. Jā, exactly. Tā kā... Salīdzināt ar daudziem mūsu stāstiem. Jā, tā kā šits bija nežēlīgi publiski, jā. Arī ideja tāda, ka tā kā jauns pievilcīgs pāris ir romantiski atpūtā un kaut kas noiet greizi, tas arī tā kā tā ideja pati par sevi. Liekas, jauni, emocionāli, jā, un tad vienkārši tā dismiso, gan jau tas pats stāsts arī bija tai policijai. Jā, exactly. Tak visi pāri strīdā. Jā, tāpēc es arī teicu, viņi... Tas nav sliktākais, kas var notikt, jā. Jo viņi arī tāpēc to traktēja, ka tā kā, vienkārši, parasto strīdu, nevis vardarbīgas, attiecības. Jā, un tas arī, protams, tas aspekts arī diezgan ietekmēja reāli. Un arī tieši šajā laikā vienkārši sakrita tas, ka tieši Covid sākās. Un bija pastiprināta interese vispār par tiem saucamajiem van life, tā kā, kad paņem busiņu un tad braukā kaut kur, tā kā, tāpēc arī tam pastiprināta interese tika pielikta. Un, kas man liekas interesanti, vispārējā pieaugušā interese par true crime 10 gadē pirms Petito slepkavības, tā kā vispārīgi par true crime, tā kā, tas iespēlēja arī savu lomu. Un tad, kas man liekas, es nezinu, kā man justies par šo informāciju, vai tas ir labi, vai tas ir, kā man, nezinu, justies, bet tikai tāpēc, kad meklēja vairāki cilvēki Laundriju un Petito, tika atrasti 5 citi bezvēsts cilvēku pazudušie ķermeņi.
Tikai tāpēc. Tagad tajā pašā neizrunājamās apkaimes vidū tika atrasti. Jā, 5 reāli atrada. Tikai tāpēc, ka vienkārši intensīvi meklēja tos 2 cilvēkus. Oh my God. Viņi nebūtu atrasti reāli. Savā ziņā, protams, žēl, ka pazuda, bet tai pašai laikā ironiskā kārtā varbūt tas ir tas butterfly efekt, ka tika atrasti vēl cilvēki tādā veidā. Jā, ka tas savā ziņā un atrisinājā 5 vēl vairākus reāli. keisus, jā. Jā, tā kā es tāpēc saku, jā, un es saku, šajos cases viss ir vienkārši viens mega butterfly efekts. Un es arī, ko gribēju piebilst arī, kas diezgan svarīgi, kad, kāpēc man arī nepatīk īsti, piemēram, mūsu podkāstā cilāt tādas tēmas, piemēram, vai izmeklēšanas, kas vēl projām ir notiekošas, kad, lai gan bija ļoti daudz, kā es saku, labas informācijas internetā, piemēram, tas pats TikTokā, kur tā sieviete stāstīja par to laundriju reāli, kā viņu veda, tikpat daudz bija arī misinformācijas, kas tieši traucēja izmeklēšanu. Tā kā cilvēki runās tikai. Jā, exactly. Tā kā tas viss vienkārši paildzināja arī to visu meklēšanu. Tā kā no vienas puses tas ir nice, kad mums tagad ir internets, mums ir informācijas pieejamība, bet no otras puses, ja tu baigi tagad komentē kaut ko, kamēr notiek izmeklēšana, tu baigi nosit policiju no pēdām. Tā kā esiet uzmanīgi, ja jūs gribat runāt par kaut kādu, nezinu, keisu vai kas notiek tagad, vienkārši skatieties, ka jūs neiedotat dezinformāciju netīšām kaut kādā tādā veidā. Ka jūs nepārspīlējat klauta dēļ vai kaut kas tāds kaut Jā, exactly, jā, jo tā kā daudzi, kamēr notika šī meklēšana, jo jūs jau, dzirdējāt vairāk, sanāk mēnešos, sanāk augusta beigas, septembris un tad oktobris un beigās novembrī par to autopsiju, tā kā, bija jau diezgan ilgs laiks. Protams, par to runāja True Crime, gan dažādi podkāsti, gan dažādi youtuberi, gan dažādi vispār content creators, tā kā, jā, viņi, protams, viņi gan jau nebija tā domājuši, bet viņi ar savu runāšanu, viņi paildzināja visu, diemžēl, kad varbūt vēl varētu paspēt laundriju atrast, pirms viņš izdarīja pašnāvību. Man liekas, šī keisa laikā radars arī jau darbojas, neesmu pārliecināts, bet man tādā aizdomā. Māska, jā, sāka kapitē. Principā sāka, jā. Tā kā mēs arī varējām par to parunāt, bet mēs ļoti maz runājam par, vai principā nerunājam par aktuālajām, bet runājam par kaut ko sanāktu. Mēs nerunājām, bet mēs varējām būt vieni arī no tiem. Jā, tā kā tāpēc es saku, tāpēc man arī nepatīk runāt par ongoing case, tīri dēļ tā, ka var nobrukt informāciju. Un noslēdzot šo te visu trako keisu, bija arī līdzīgi, kā Robis iepriekš minēja, ka mēs laikam par kultiem runājam, tu par to Mansonu, man liekas, stāstīja, ka tur bija vairākas citas slepkavības, kas tika tā kā mēģināja connection Nē, tas bija Zodiakā, ka mēģināja tā kā piesaistīt Mansona kultu un kādas slepkavības arī, tā kā, kas ir notikušas. Līdzīgi šeit bija tas pats, kad ap šo pašu laiku bija Kailina Šultas un Kristāla Tērnera slepkavības, kas bija Moabā aptuveni tajā pašā laikā, kad tur bija Laundrie un Petito. Tā kā tas vēl tika iesaistīts arī šajā visā mikslī reāli. Tā kā jā. Un tad pagājušā gada 1. oktobrī Lifetime izlaida filmu, saucās Gabi Petito Story, un tā ir daļa no viņu filmu sērijas Ripped from the Headlines. Tā kā par šo ir arī filma, gan jau arī iemetīsim pēc tam Facebookā, ja kāds gribēs iečakot. Tā kā, jā. Es noteikti gribēšu iečakot. Jo šis case, ir tā kā... Jā, kā jūs vidēju, šis case principā vienkārši bija daudzu ļoti neveiksmīgu sakritību rezultāts. Jā. Tā. Domāju, ka es varbūt savu keisu varētu atstāt kaut kādu citu dienu. Jo tas tiešām ir smags case, ko iespējams tiešām varam kādu... Mums bija pietiekami daudz smagu case arī šobrīd, tāpēc to varbūt varam atstāt uz kādu citu dienu. Jo tur arī diezgan daudz ko ir, pa ko runāt, daudz ko. Tādēļ domāju, ka uz šīs nots... Zin kā,
es nezinu, vai tas ir filmām, vai tas ir mūzikas diskiem, bet ir parasti tāda unreleased versija pēc kaut kādiem vairākiem gadiem. Varbūt tāds, zin, kā būs kaut kāds podcasts radars unreleased cases. Tas varētu būt viens no tiem. Es saku. Varbūt tur jūs atradīsiet šo stāstu, bet ne šoreiz, ne šodien, diemžēl. Bet, jā, būs mistiskais neatklātais stāsts radaram veselu mistēriju. Jā. Tā kā uz šīs nosts gan jau arī tā beigsim epizodi. Nu jā, es domāju, tāpat mums bija 3 ļoti interesanti stāsti. Viens Latvija, 2 Amerika, forši, ka mēs Latvijā atgriezāmies. Man liekas, ļoti interesanti visi stāsti. Man diezgan patīk šis Montas atrastais case. Es šo te tik nesen. Jā, pasveiks. Jā, pasveiks. Tik nesen, tā kā tiešām viss tehnoloģijas ir šeit, te viss, ka burtiski uz jāvārdu bija jāpaļaujas. Jā, tālūk, tas ir mums rezultāts no mūsu, nezinu, butterfly efekta, vai to tā var nosaukt. Nē, bet no tā, ka kāds pateica, kur visādi temati, par ko jūs varat runāt, un mums tāds, kur ir bezvēsts pazudušana, pamēģinam, un kur ir mūsu rezultāts, jo kāds ieteica tematu. Jā, laikam jau vairs te nav ko baigi daudz piebilst. Ceram, kad jums, protams, patika. Un kad jūs turpināt mūs klausīties. Paldies, kā jau mēs iepriekš teicām visiem, tie, kas to dara. Un tad jūs arī varat mēģināt ieteikt kādus tematus, kas zina, varbūt mēs arī par kaut ko no tā vispār runāsim. Kā redzat, mēs jau to daram. Tā kā iespēja ir vienmēr, un, kādam vajag būt ko piebilst, kaut kādu, nezinu, šīs sērijas. Es tikai gribēju vēlreiz atkārtot, kad es pēc tam iepastošu linkus mūsu Facebook lapā gan par bezvēsts.lv, kas ir Latvijas brīvprātīga organizācija, gan arī par UK šo te brīvprātīgo organizāciju Missing People, kā arī citus materiālus, kas saistībā ar tematiku. Tīri, lai ir resursi, nedod Dievs, jums nāksies kādreiz dzīvē ar to saskarties, lai jūs zināt, pie kā vērsties, tad es noteikti ielikšu šos te resursus, jo, kā jau mēs iepriekš minējām, un kā jau jūs varat saprast no šeit visiem keisiem, kur mēs runājām, pats svarīgākais ir laicīgi reaģēt tajā visā, jo lielāka iespēja būs atrast šos cilvēkus, jo jūs pēc iespējas vairāk pēc iespējas ātrāk pievērsīšamies šī te meklēšanai. Un tikpat ļoti arī svarīgi ir arī atsliecinieku vēstījumi. Tāpēc man ļoti liels prieks, ka Latvijā ir kaut kāda organizācija, kas mēģina šo te visu koordinēt kopā, jo mēs dzīvojam, kā saka, informācijas laikmetā. Tā kā tas ir viens mega plus, bet tajā pašā laikā mega mīnus. Ir tikpat daudz patiesas informācijas, tikpat daudz ir nepatiesas informācijas, kas var traucēt izmeklēšanu. Noteikti iepastošu resursus. Protams, kā jau arī Robs minēja, ja jums ir kādi ieteikumi, kas, protams, nav saistīti ar šodienas īstu tematu, bet vispārīgi droši rakstiet mums uz e-pastu, rakstiet komentāros vai rakstiet mums ziņu Facebookā, gaidīsim jūsu ziņu. Ja jūs paņemat vienu lietu no šodienas, tas ir stay safe un uzmanīsim mūsu rūpēties par saviem apkārtējiem arī. Jā, tieši tā. Esiet uzmanīgi. Ja jums, un bieži vien, kas ir, man liekas, arī, kad cilvēki baigi noraksta šito, bet man liekas, intuīcija ir mega svarīga, jo citreiz vienkārši jūti, ka kaut kas nav labi. Vienkārši tu nevari to izskaidrot. Un, ja tev ir tāda sajūta, tad vajag rīkoties. Īpaši, ja tiešām, ir kaut kāds tam apakšā arī, reāls pamatojums, ka, piemēram, cilvēks tā parasti nepazustu vai parasti tā nepadod ziņu. Tā kā, noteikti pievēršam tam visam uzmanību. Ieklausāmies sevi un apkārtējos. Skaisti. Forši pateicu. Es iemetīšu linku, mēģināšu atcerēties. Par to skēmu gadījumu vēl vienai varbūt perspektīvai par bezvēsts pazušanu. Par to vecīti, kurš tur slēpās? Tas bija what the hell. Tur gan nebija bezvēsts pazudis, bet cilvēki uz to mēdz arī skemot, kas ir arī diezgan bēdīgi, jo tu izmanto resursus, ko varētu izmantot citur. Tieši tā.
Bet, nu, jā, Paula? Ko tu gribi pateikt? Nezinu, līdz nākošajiem mēnesim. Kā jau mums sanāk? Ir tagad vēdeša beigas, so tas definitely būs nākamajā mēnesī, jebkurā gadījumā. Man tagad gribētu tos bišķiņu uzkurināt ar savu case, varbūt nē, varbūt tomēr, kā gatavoties varbūt kaut kādam bēdīgam vai sulīgam, vienalga, kas kuram subjektīvs skats ir case'am, bet jā, šī epizode savā ziņā, man prieks, ka viņi bija ne tikai vienkārši kā pārspriež case, bet arī savā ziņā ļoti informatīvi par diezgan svarīgu lietu, kas pēdējā laikā tiešām bieži notiekas, cik es esmu novērojusi kaut vai tajā pašā valsts policija meklē vai kaut kas tā, ka būtiski ik pa laikam pazūd cilvēki, vai tie būtu reāli pensionāri, vai tie būtu tiešām bērni vai parasti pieaugušie. Teiksim, tā epizode bija ar bišķiņu dziļāku nozīmi šoreiz. Bet tomēr tiešām bija prieks, ka šī tēma tika pacelt. Tomēr jāsaprot, ka tomēr jārūpēs vienam par otru un par citiem, kuriem tiešām pietrūks savu mīļie cilvēki. Exactly. Jā. Bet tā kā teica, uz tādas nots, es domāju, ka mēs arī tad beigsim šo epizodi. Nu, kā teica Dakpunktā, saudzējiet sev un tiekamies jau. Tiekamies nākošajā epizodē. Please, nepazūdat. Nepazūdat no podcasts Radar Slims no jātaisa epizode. Jā, tieši tā. Saudzējiet sevi, tiekamies nākošajā sērijā. Labi. Čau. Bye.